Es joprojām esmu vienradzis, bet es esmu aputnis ar dubļiem. Ja nu tur sieviete karaliene, tā tu arī pati domā? Jā. Man ir grūti ar viņiem, un es nezinu, kāpēc. Man ir kauns ar pamatu sajūtu, ja domāju par to, kas varētu atļaut sev būt karalieni. Man vienkārši patīk mīlēties, tāpēc arī man bija bērni. Kombo ir, es teiktu tā, ka... Man to vajadzēja dzirdēt. Sveiki, es priecājos šeit tevi satikt un ar sajūsmu paziņot par savu jauno raidījumu Baigais numurs. Kāpēc baigais numurs? Jo šis raidījums ir pilns ar pikantām tēmām, aizraujošiem skaitļiem un interesantām atklāsmēm. Un ar prieku paziņoju, ka baigais numurs ir tapis sadarbībā ar Tirdzniecības centru Spice, kur iepirkšanās kļūst par tavu piedzīvojumu. Šeit satiekas jaunākās modes tendences un aizraujoši piedzīvojumi, kas tevi iedvesmo. Ar prieku uzsākam šo aizraujošo ceļojumu, lai kopā ar Spici atklātu jaunas apvāršņas. Un pirmais viesis jaunajā raidījumā Baigais numurs ir brīnišķīga sieviete, ļoti skaista sieviete, modele, spilgta sieviete, TV personība un Latvijā pirmā intīmu ainu koordinātora Māra Sleja. Čau, Māra! Starp citu, es esmu pirmā certificētā intīma ainu koordinātora. Tagad man pievienojusies ar certifikātu arī Ieva Norvēla, kas vēl pirms manis strādāja, bet jā, tagad mēs esam divas, tā kā vairs nevar teikt, ka vienīgā certificētā, bet tagad mēs esam divas certificētas, un es par to ļoti priecājos. Un tāpēc es teicu, ka pirmā, bet superīgi klausies tādā foršā, teikšu tā, kad mīlestība virmo gaisā mēnesī, ka mēs satiekamies un mēs tā forši varēsim parunāt. Kā tu šodien jūties? Atslābusi. Es esmu par sevi parūpējusies, pēdus vakar pavingrojusi, es rūpējos par sevi, vakar parakstīju dienas grāmatu, tā kā mēģinu neļaut pārāk pasaules procesiem sevi ietekmēt šobrīd visiem, kas šobrīd notiek uz sitiena, bet koncentrējos uz savu labūtību un uz savas vides un ģimenes nodrošināšanu. Cik superīgi, tu tā daudz apjomīgi strādā pie sevis pareizi. Jā, un tieši vakar bija ļoti interesanti saruna ar vienu tuvu cilvēku, kur sapratu, ka man atbildība ir strādāt pie sevis, lai, ja notiek, teikšu, rupji sūdi, jebkādi, kas, protams, jau kādu laiku virmo apkārt, tad es zinu, ka es esmu uzlādējusi sevi pietiekami stipri, lai ilgi spētu izturēt kaut ko, kas būtu jāiztur. Vienalga, vai mentāli, vai fiziski, vai emocionāli, vai finansiāli. Superīgi. Man baigi tas kā saka, iedvesmo tavu būtību kopumā. Un īstenībā, kāpēc es jautāju, kā tu jūties, jo mums jau, kā tu zini, nedaudz pārcēlās no viena datuma uz otru, un kaut kas tur nevarēja un tā tālāk, un mums iekrita šodien, un es tā pirmais domāju, tā, vai tas ir uz labu vai nē, jo man kā numerologam ir vienmēr tā kā jāsarēķina šīs dienas enerģijas. Es arī tā kā dalos vienmēr ar katru dienas enerģiju, un šodien tev ir tiešām ļoti labvēlīga enerģija. Tieši tev jau uz kopējo skaitli 3, un es tā domāju, redz, ka citreiz notiekās tādas kaut kādas izmaiņas mums par labu, ka mums no viņām nav tā kā jābaidās, ka kaut kas ir uz sliktu, bet tieši otrādāk uz labu. Nu, man šodien vēl bija dilemma ar draudzenēm braukt snovot. Tā kā es izvēlējos tomēr tevi, nevis viņas. Tā kā. Nu, lūk, kas mums ir daudz vērtīgu lietu jāizrunā. Es pat nezinu, kur es esmu nokļuvusi. Man liekas, tas kaut kas vienkārši tā kā. Tu esi nokļuvusi Baigais numurs, un man principā, lai cik tas dīvaini skanētu, man gandrīz katrs viesis, tā kā saka, es nezinu, man kaut kāda spēja ir iemānīt, ievilināt šajā numeroloģijas laukā, lai kopā mēs papētītu, kas tu pa personību, kas ir tavas stiprās puses un talantu, un kāpēc tu esi izvēlējusies tieši šo te profesiju interesanto. Tā kā var būt tās, un tad mēs tā kā tādu miksiņu taisīsim, gan numeroloģiju un tavas izvēles. Bet izstāsti. Mēs tevi zinām ļoti kā, teiksim, daudz gads kā modeli, kā ļoti veiksmīgu modeli, arī vienmēr tādu ļoti stingru tādu nostāju un uzskatiem par kaut kādām lietām. Tad esi īstenībā viens no retiem cilvēkiem, kas var ļoti tā tieši pateikt, kā tu tieši to jūti un redzi. Tas dažreiz nav labi, es pie tā arī piestrādāju, lai spētu pateikt, bet tā, ka tas ir mans viedoklis, viņš tāds drīkst būt, bet arī neiet pāri citiem cilvēkiem. Bet es tevi dzirdu. Bet tā ir, vai ne? Jā. Bet tu reiz ir tā, ka kaut ko pasaku un pēc tam tomēr nožēlo. Gandrīz, protams, gandrīz vienmēr, tāpēc es saku, man liela daļa
Es saku, mēs jau pirms sarunas parunājām, ar numeroloģiju es pilnīgi neko nezinu, bet es saku, es pēdējos 2 gadus biju aizrāvusies ar cilvēku dizainu. Un tur ir pāris lietas par to, ka es esmu emocionāli, man lēni vajadzētu pieņemt lēmumus. Tagad to es tā kā uz sevi trenēju, kad neizšaut uzreiz ārā, bet iedot sev nedaudz laiku, un tas noteikti man ir palīdzējis mazāk sāpināt cilvēkus. Pat ja es esmu atklāta un patiesa, tad teikt caur es. Arī īstenībā intīmo ainu koordināciju, kad es mācījos, bija arī nevardarbīgā komunikācija, non-violent communication. Un tur viens no pamatiem ir runāt caur es. Nevis tu tur izdarīji, tu tur to, bet es, kad redzēju to, jūtu tā un tā, jo mana vajadzība bija tāda un tāda. Nu, tad, es trenēju, man ļoti patīk teorijas, man ļoti patīk visādas teorijas, tad es viņas mēģinu ieviest savā dzīvē, strādā vai nestrādā, labākās patur, sliktākās nē. Tad es ļoti mēģinu nedaudz iejūtīgāk runāt, bet ja man kāds pilnīgi besīja, un es pilnībā nepieņemu to cilvēku, ir tā kā, vienkārši ņem māru šo versiju un miers. Tu tā iesi, man liekas, konkrēti. Nu, ja tev kaut kas, nezinu, būs tev tāds konkrēts viedoklis, ja īstenībā tev saskaņā numeroloģija ir, ja tavs viedoklis tieši, nu tā kā tu kaut kur esi tā taisnības cīnītāji, bet pēc saviem principiem, jo mums jau ir, man ir sava taisnība, tev ir sava taisnība, operatoram sava taisnība un tā tālāk. Un tad tu to savu taisnību māki tā izbīdīt kaut kur ļoti redzami. Taisnīgums ir, ja no visam teorijām liek kopā, mēs ar draugiem vēl jaunajā gadā taro kārtas likām, kas es saku, es esmu ļoti psiholoģiju, tiešām uz zinātni tendēt tam līdzīgi, bet dažreiz paspēlēties, pateikt, jo es esmu mācījusies teoloģiju. Nu, come on, man liekas, tā ir ezotērikas augstākā pakāpe, vienkārši mūsdienās atzīta. Un tad mēs pat taro kārtas likām, tad mana taro kārtas ir justice, kas ir tā kā, nu, taisnības cīnītājs. Un man šķiet, ka mana viena no lielajām vērtībām ir taisnība, un man ļoti patīk redzēt, kā, piemēram, manam vīram, man šķiet arī viena no vērtībām lielajām ir taisnīgums, bet mums ir pilnīgi atšķirīgas stratēģijas, kā mēs viņu piepildam šo mūsu vajadzību pēc taisnīguma. Cik tavam vīram dzimšanas diena? Nu, pirmais datums viņš neteiks, man gribējās saprast, es pat nezinu, ja godīgi es nezinu. Es varu pačukstēt, man liekas, ka 1, 3, nu 13, man liekas. Es neesmu pārliecināta. Interesanti. Jo man māsa vienmēr atgādina, ka viņam dzimšanas diena, jo viņas vīram ir iepriekšējā dienā. Redz, tas arī, tu esi tas cilvēks, kas nepievērš dzimšanas datumiem. Man pat ir tā, ka es vārdus tā kā nezinu, nu, protams, atpazīstamiem cilvēkiem, bet tā kā es tikko iepazīstos, es varu ļoti ātri aizmirst, bet dzimšanas diena man tā kā ir jānoskaidro ļoti obligāti, lai es saprastu, ar ko man ir darīšana. Bet, nu, kā saka, visbīstamākie cilvēki ir tie, kas tev prasa, kādi ir tavi dzimšanas dati, kā man ir viens joks, beidz no viņiem uzreiz. Nu, mums labāk izbeigt, jā. Tā ir, jo citreiz prasā, kad tev ir dzimšanas diena? Maijā. Un tā, pagad, tā, kā man tagad tas pajautāt, kad tev pa īstam ir dzimšanas diena? Man nedara tā atbildi maijā. Tas ir interesanti, kas tā ir par stratēģiju, kuru tu izmanto, kādu vajadzību tu mēģini apmierināt ar šo, jo es zinu, ka tad, kad man cilvēks pavdalās ar saviem kaut kādiem tuviem stāstiem, tad es zinu, ka es apmierinu savu vajadzību pēc drošības, jo informētība man ir drošība un nevelti tas intīmo ainu koordinēšana, jo tur pamats ir informēta lēmuma pieņemšana, informēta piekrišana. Līdz ar to, tāpēc arī vakar mēs sazvanījāmies, un tad, šo es nezināju, šo nezināju. Tagad uzzināju visus faktus par šodienas filmēšanu, kur mēs filmējam, kā. Es jūtos daudz drošāk un biju gatava ierasties. Pabeidzot šo tēmu, man tā kā vairāk ir saprast, kā tas cilvēks domā, jo ir kaut kāds tas skaitlīts, kas atbild par mūsu domāšanas veidu, un es tā kā uzreiz saprotu, kā tas cilvēks domā un kā es varu pielāgoties, nu tā kā komunikācijā. Pat ja viņš dusmosies, vai kā viņš pieņem lēmumus, kā viņš risina konflikta situācijas. Tur ļoti daudz tajā skaitlītā ir tas šodien varēšu apskatīties, kā tas ir saistībā ar psiholoģiju, ko es esmu ilgus gadus gājis pie terapeita, ļoti daudz pašpalīdzības arī visāds lietas darījis. Saliksim cilvēku dizainu un vēl numeroloģiju, būs man plauktiņu faili. Tev būs jauns failiņš, jā, superīgi. Assuming it is urgent for desire to supply my needs will always go up in vapor. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Klau, nu, bet pastāsti, kā tu nokļuvi tātad pār intīmo ainu koordinātāru? Kā tu līdz tam nonāci vispār? Es tev pastāstīšu īso versiju, jo garo es jau esmu ļoti daudz arī stāstījusi. Nofilmējos vienā filmā Latvijā.
viena režisora filmā, kur bija man tā kā intīmais ainas, un es neesmu profesionāla aktrise. Drīkst teikt? Jā, drīkst. Kaut kas domā, ka tas ir jaungada taksometrs. Nē, tie nav jaungada taksometri, tas ir ēķu filma Tabū. Viņa iznāca Covid laikā, viņa, man liekas, ir tetā pieejama šobrīd, ja es nemaldos. Un tur bija man pāris tādas ainas, jo visa filma ir par seksuālajām fantāzijām, 5 dažādiem pāriem. Un mana tēla seksuāla fantāzija bija par izvarošanu un tam līdzīgi. Līdz ar to man bija dažādas lietas. It kā priekš mūsdienām skatoties, nekas tur beigas sarežģīts scenārijā nebija. Un es, protams, arī metos tajā visā iekšā ar šavām šaubām. Teicu vīram, es nezinu, to izdarīt, vīrs saka, varu. Un pēc filmēšanas man palika kaut kāda dīvaina sajūta un man gribējās piedzerties. Bet es tā vietā aizgāju pie terapeitu un sāku rakties iekšā un sapratu, ka jā, viss ir kārtībā, lai, es arī neesmu profesionāla aktrise, līdz ar to es jau kā modeli tā arī laicu tajā visā iekšā, lai Dievs stāv klāt tiem filmēšanas partneriem, kur varbūt tur es iesitu pa īstam, kaut gan varbūt nevajag sit pa īstam, vai arī pats sev izmežģīju podīt, kaut gan to nevajadzētu darīt līdz ar to. Bet, un tad es nonācu līdz tam, ka, lai kā mēs strādātu ar prātu, ķermenis visu atcerās. Vienalga, kuru pieredzi, vai tā ir īsta notikusi dzīvē, vai filmā tēlojot, visus pieskārienus cilvēki atcerās. Un to arī apstiprina manas izglītība, intīmo ainu koordinēšana, ka tā ir. Lai ko mēs darītu, ķermenis atcerās visu, lai kā mūsu psihe zemapziņa mēģinātu izslēgt to ārā. Kas pēc tam rezultēs visādās lietās. Un tad es ieraudzīju seriālu Bridgerton, kur bija ārkārtīgi foršas intīmās ainas. Un tādas ticamas no sievietes perspektīvas. Domāju, kas tur ir? Kāpēc ir tā kā tik krūti, ka tu pilnīgi jūti? Un es sapratu, ka tur ir intimitātes koordinators. Tā kā ārzemēs to sauc intimacy coordinator, bet Latvijā mēs pielikām to ainu, lai cilvēki neuzskata, ka es esmu seksuologs vai vēl kaut kas, bet intīmo ainu koordinators, tātad darbs ir ar mākslu, kultūru, teātri, filmām un tam līdzīgi. Jā, un tad es uzzināju, ka ir tā koordinatora intimitātes tajā seriālā, tad es sāku viņai sekot, tad aizgāju pie viņas uz workshopu, un tad kaut kāds 2 gadus es ļoti lēnām briedu. Bet ārzemēs tu kaut kur to... Jā, tur es ļoti ilgi briedu, mani draugs teica, ideāli priekš tevis. Un tad es saņēmos, beidzot, lielu naudu iztērēju par izglītību Amerikā, kas viss ir tā kā online, bāze ir online, un pēc tam workshop bija Zviedrijā. Un es biju pieslēgta ne tikai Amerikas Intimacy Professionals Associations, kura galvenā skolotāja ir Amanda Blumentāla, kas strādājusi tādiem seriāliem kā Euphoria. To es visiem saku, vienkārši tas ir tāds lielais vārds, tur bija ļoti daudz intīmo ainu. Un es tiku vēl pieslēgta ne tikai viņas programmai, bet ar Nordic Intimacy. Līdz ar to man arī viss, kā Eiropā, Ziemeļvalstīs dara intimitātes koordinēšanu. Un tāda izglītība man bija gadu. Es biju intīmo ainu koordinators certificēts, Latvijā vienīgais, bet es nestrādāju. Bet nevis tāpēc, ka man bija piedāvājumi, un es kaut kā, tāpēc man ļoti varbūt gribējās arī pie tevis atnākt šeit, lai saprastu, kas bija mans bloks. Kas bija reāli mans bloks, jo iepriekšējo gadu es darīju visus cits darbus, bet man zvana un es tā, nē, zvaniet tur Lietuvietē. Un šogad man ir tāds, ka es pilnīgi jūtu, kā man ir ieslēdzies, drusku pamainies, es esmu riktīgi kā spokesperson. Man liekas, šī ir, man ir bijušas 7 intervijas pat Lietuvas radio un tam līdzīgi, un ja Norvēlkas otru, viņai tagad ir arī darbi, jo es arī nebaidos teikt, ka mēs esam 2, man šķiet, mēs šobrīd esam arī forša komanda, atbalstam vienu otru, strādājam arī pie intimitātes guidelineiem un visu kaut ko tam līdzīgi jau Baltijas līmenī, kad es tagad jūtu tādu rikti, jo mēs tagad 7 esam Baltijā. Jau, ka pirms gada mēs bijām 3. Un tagad tas attīstās, un mans mērķis, nezinu, ko man numeroloģija saka par mērķiem. Cilvēku dizains saka to, ka man jāliek mērķi. Mans mērķis ir strādāt ar studentiem un sākt ar bāzi, nevis pārliecināt pieredzējušos aktierus, ka jums vajag intīmo ainu koordinatoru. Pat jums šķiet, ka nevajag, nē. Strādāt ar jauniešiem, rādīt, kā intīmo ainu koordinators var palīdzēt jums sasniegt rezultātus gan aktieriem, gan režisoriem, gan operatoriem. Un man tiešām mērķis ir ļoti gribās. Pat ja tās finanses nav liels, sākt ar studentiem, jo es zinu, kāds kaifs ir, kad tu sāc no apakšas un izauc tā kā lēnām. Bet, Klau, bet tev jau īstenībā, vai tad aktieri tādas lietas izlem? Man jālies, ka risori. Viss, tur varbūt, ja no otras puses, varbūt producents, kuram vajag to tā kā drošības ziņā, jo ir kaut kādas varbūt problēmas ar kādu no komandas. Varbūt, ka režisors lūdz intīmo ainu koordinatoru, jo viņš gribās izstāstīt stāstu labāk, pikantāk vēl, un viņš nezina, varbūt kā runāt ar aktieriem. Varbūt gadīties, ka aktieri grib un pieprasa, jo viņiem, piemēram, tur problēmas ar režisoriem vai vēl kaut ko. Un varbūt arī, ka kāds no crew, tā kā pārējais komandas pieprasa, ka tā kā ir situācija, bet parasti tas jau nav labi, ka intīmo ainu koordinators tiek pieslēgts filmēšanas procesā. Vislabāk viņam pieslēgt jau kastingā, jau pirms tiek izdarīts viss darbs, pirms tam visas sarunas, visas pēc protokoliem, kā ir jāizdara. Jo tur īstenībā ir diezgan smuka struktūra jau par šiem 10 gadiem, man šķiet, kopš ir intīmo ainu koordinēšana pasaulē kā profesija. Tad, ja to izdara viss pareizi, uz seta, uz laukuma,
gandrīz nekas nav jādara, jo visi zina visu, kas kā notiek, un nav nekāds krīzes menedžments, ja ir labi izdarīts pre-work, ja pirmsdarbs, un arī after-work. Tāpēc, jā, teorētiski šobrīd jūtos ļoti spēcīgi, es jūtos arī ar lielu aizmuguri, arī praktiski no pārējās manas komunas, gan Nordic, gan arī Amerikā. Viss tas tīkls ir īstenībā ļoti brīnišķīgs ar intimo koordinatoriem. Un arī to, ka es dzirdu, ka to vajag, un es sāku redzēt filmas, kur Latvijā taisīts, kur izstās labi, bet nav bijis droši, vai arī izstās ļoti slikti, bet ir droši, bet ka tur varēja ar vēl drošākiem veidiem sasniegt ļoti labu rezultātu. Kāpēc to neizmantot? Īpaši tēma ir visa tabū tēma. Nu, nav tā tabū tēma. Liekas, Nē, tā nav tabū tēma, un es īstenībā tev piekrītu, ka mēs skatāmies, teiksim, Amerikas filmas, lielās, tad tās intīmās ainas liekas ļoti dabīgas, bet kaut kā uz latviešiem vienmēr tā neērti skatīties pašam, jo tu jūti tajos cilvēkos kaut kādu to neveiklību. Bet tas sāk pamazām arī... Tas ir tieši tas, ar ko mēs strādājam. Lai nebūtu, ja tu skaties, ka skatīties un jūties neērti, visticamāk, viņam tiešām ir bijis neērti filmējot. Un ja skaties, un tu tiks, tas gan domā, kā? Ir tik daudz fiziskas lietas, tehniskas, ko var izdarīt, lai tā nebūtu. Bet man ļoti interesē, ko tas numeroloģija vispār teiks, jo man liekas, vai es eju pareizo ceļu, vai es neeju pareizo, nav jausmas. Nav ne jausmas. Zini kā, man vienmēr liekas tā, ka pareizais ceļš ir, ka citreiz ir atsevišķi cilvēki, kur pasaka tā, jau vidusskolā es būšu ārsts, es būšu ķirurgs un tās tādas lielās profesijas, bet redz, tev jau šis te aizveda kaut kā pilnīgi nejauši no kaut kādas. Tu piedalījies filmā un tas tev nejauši. Un man ļoti patīk šī te pavadienu sistēma. Un tas ir, man liekas, arī tāds ļoti pareizs, jo mums nekad nemetīs tādus lielos briljantus ceļā, paņem mani. Bet tu viņu ieraudzīji, tu par to aizdomājies, tevi tas kaut kur iztrigerēja un tu ej tālāk. Man ir ļoti, es saku, kaut kā, es nevaru piedot, man lūdzu, bet es nevaru šodien nepiemalēt to cilvēku dizainu. Lūdzu, man piedod, man viss kārtībā, man patīk, sveiciens Darjai. Caur to es arī atklāju, ka mēs esam atšķirīgi, un tas man ir kaut kāda forša bāzi, jo arī zinot, kad ir cilvēki, kam varbūt būs kaut kāda viena profesija, bet vēl kas man ļoti patīk, ka es pilnībā redzu, kā tas, ka es tagad esmu kļūst par intīmo koordinatoru, vai strādāju, vai nestrādāju. Tam pat nozīmē izglītība bija brīnišķīga, ka visa mana pieredze līdz tam ir arī ļoti laba bāze tam. Jo arī katrs intīmo koordinators ir atšķirīgs, jo ar savām pieredzēm, traumām un visu kaut ko. Un es redzu, kā viss, ko es esmu pieredzējis, pirms tam modeļu darbos, vēl kaut ko seksualitāti, viss kāds manas intereses. Jo ja man uznāk kaut kāds triggers, ja pēc cilvēka dizaina es uz kaut ko rēģēju, un man ir vilkumi tā kā iedziļināties, tad ir, kā piemēram, tagad man aktuāla tēma ir premenopauze. Tā kā es varu iet super iekšā, man ir 35 gadu, un visi saka, par agru. Nē. Vispār nav par agru. Vispār nav par agru. Tieši šis ir tas mirklis, kad es pateikšu, kādi man būs tie gadi, kad būs menopauze, jo es tagad stiprinu savu muskuļu masu, kaulu masu un vispārējo. Pirms tam bija aktuāls sieviešu hormonācijas, pirms tam bija aktuāls bērnu vadīt ēšana, Montessori, un pirms tam piedzemdēt. Tev ir starp citu, tā aktualitāte, tas cikliskums. Bet klausies jautājums, tā kā tavā ikdienā, kas aizņem tev visvairāk laiku? Jau šis te jaunais? Nē, vēl vecie. Modeli, jā? Modeli arī jau ir ļoti maz. Tieši Covid ieviesa diezgan liels izmaiņas, jo sāka daudz klienti izmantot vecās bildes arī ar ārzemēm. Tajā laikā pirms Covid ļoti daudz ārzemju reklāmām filmējos, kā māte, bērniem tam līdzīgi. Tas bija labs laiks, bet pēc Covida pārsvarā tas tomēr ir TV raidījumu vadīšana, pasākumu vadīšana, konferences dažādas, arī jubilejas lieliem uzņēmumiem. Tam man ļoti patīk. Viens no maniem mīļākajiem tieši ir konferences, diskusijas un intervēt cilvēkus. Tas, kas šodien dara ar mani. Superīgi. Tāpēc man kā saka, tu esi tā kā vadītāja un es esmu numerologs. Nē, viss ir ļoti labi. Mums ir šeit brīvais stils, tāpēc mēs te esam īstenībā arī brīvā tādā atmosfērā. Mums ir nepiespies sarunas bez scenārija un tā mums viss arī plūst un mainās. Bet ar citu tad es nedaudz iemetīšu jau par tavu skaitlīti, lai tev arī kaut kāda ir informācija par numeroloģiju. Redzi, tas ir baigi forši, ka tev visu laiku ir tas, kā tu sevi atrodi nodarbināt, jo tu esi apziņas skaitlis 3, tu esi spēcinātais ar nulīti, 30. datums, tur tev ir varbūt Viņa man teica, ka viņa man teiks daudz komplimentus. Es teikšu, bet tur ir augšas un lejas nulītēm. Par to mēs arī pārunāsim. Bet kas ir viennozīmīgi? Man īstenībā tā, ka, ja paskatās tie, kas sako maniem raidījumiem numeroloģijas, man ļoti daudzi tieši Latviju atpazīstami cilvēki, un tieši mani viesi, kas ir bijuši, ir ar apziņas skaitli 3, vai 12, vai trīnieks, vai tu esi pirmais tagad 30-nieks, jo kas ir trīniekam, tās ir personības. Tas ir personības, kuriem viennozīmīgi vajag šo skatuvi.
Man jānoskatās Baibas Ipnieces līdz galam un Ķuzuls. Es esmu iesāku, es neesmu Abas divas ir trīnieki. Jā, Kreipāns Anatolijas ir trīnieks, atkal savādāks 21. Nu, vienmēr sakot, un es tā sapratu, man vajag, un es pat tagad tādu, kad aicinu kādu nu, es lai nav trīnieks. Lai nav trīnieks, bet redzi, nu, tas tur ir kaut kur, ka tas trīnieks, viņš rausies uz to publisko un sasniedz arī ļoti vienmēr savus mērķus. Jo, redz, tajā trīniekā ir viņi ļoti lieli ir analītiķi. Un tā kā arī ātrās realizācijas cilvēku to ātri tā kā izanalizēt, tas man der. Tur arī tāda sava daļa ir egoisma, kas man īstenībā patīk, ja ir cilvēki, kas ir upuri, jūs iesiet kaut kur kā tanki un jūs vispār nebūsiet ne attiecībās upuri, ne darba vidē upuri, ne draugu lokā upuri. Viena no mīļākajām grāmatām ir Kā pārtraukt līdzatkarību, kur ir 3 stūrs līdzatkarības upuris, glābējs un uzbrucējs, un es ļoti ātri jau pusē džildos sapratu, tas nav mans. Es neiešu spēlēt šo 3 stūri. Tu gribi viņu spēlēt, es spēlēt, not my game. Jā, tev pilnīgi ir. Tādā ziņā man vienmēr, nu, teiksim, cities palīgā, jā, tieši tā palīgā, vai būs upura, tu nē, tu ies tālāk. Nē, nu, zini kā, tagad arī ir, man ļoti patīk alkoholiķu piemērs, kad alkoholiķis stāv uz krēsliņu un kāds viņu tā kā pietur. Tā ir līdzatkarība, nu, vai tā kā glābēja, tas un tas. Bet tas, kas mums jādara, mums jāstāsta, kā viņš vienkārši nokrīt, jāplēš viņš vaļā, nokrīt, un viņš pats piecelsies vai paliks guļus. Un tas ir tas, ko es redzu, ja cilvēks pieceļās, un pēc tam nāk un prasa Māri, vai tu vari man, iedod man grāmatas, es iedošu visu informāciju, bet darbs tev būs jāizdara pašam. Bet es tev varu iedot visu informāciju. Jā, agrāk būtu tā, kā tu neredzi, tev ir problēma, es tā kā, kaut kādā līdzatkarībā tomēr tur dzīvojos. Un tagad man tāds, ja tu gribi, es tev varu iedot visu, ko es zinu, no labākās sirdsapziņas. Ja tev tas der, ņem, bet darīsi tu pats, es neiešu darīt tavā vietā. Izjāt, tas baigi pareizi ir, jā, bet ne visi tā domās. Ne visiem tā vajag. Ne visiem tā vajag, tāpēc ir arī, nu, kā saka, ir dažādi, mums ir dažādi piemēri, ko mēs redzam, un mums ir vienkārši jāsaprot, ir tie piemēri arī slikts piemērs, ir brīžiem ļoti labs piemērs. Nu, tāda tu redzi, kā tu negribi, un tas jau ir labs piemērs. Pēc cilvēka dizaina ir tie cilvēki, kam dzīve sākas pēc 50, varbūt pēc numeroloģijas arī, tā kā nevis sākas, viņiem visādas čerņas notiek. Un tāpēc 50 viņi tā kā kļūst par role modeli. Un, kad es redzu šos cilvēkus, man liekas, tā kā viņiem ir jāpieļauj viņu kļūdas un viņu pieredzes, lai tā, ka viņiem ir tie 50, viņi var dot pasaulē to zināšanu bāzi, ko viņi ir ieguvuši tieši, kā tu saki, no sliktajiem piemēriem, bet ar tām savām zemo punktu pieredzēm, kuras man liktos ārprāts, taču risini. Bet viņi viņas piedzīvo, un tad tikai pēc 50 saprot, un tad viņi var dot ļoti daudz ko pasaulē. Līdz ar to, es saku, man... Tu arī, starp citu, esi vēlais cilvēks, tu 29 gados tev pārslēdzās tas nākamais, par ko mēs tūlīt arī parunāsim. Jā, bet runāt tev jāļauj vairāk. Nē, viss ļoti, ļoti labi. Bet klausies, kas vēl tajā trīniekā? Tu, nu, tur sieviete karaliene, tā tu arī pati domā? Jā, tu esi īstā. Tas ir kaut kas vissliktākais, par ko, kad man, šis ir ļoti, varbūt tas ir mans bloks arī, kuras sev neļauj būt. Tu principā tā domā. Tu esi visīstākā sieviešu karaliene. Arī vieninieki ir, bet viņi ir piezemētāki. Tev ir vēl tā analītiskā. Jo redzi, vieninieki ir, kuriem apziņas skaidrs, viņas vienkārši domā, nu es esmu karaliene un tā, tu zini, ka tu esi visgudrākā un sieviete karaliene. Vēl tu māki radīt tādu tā kā ilūziju, kad dzīve ir skaista. Tiešām tev gribas pievilkties tie cilvēki, un tas ir savā ziņā nedaudz kaut kur tā kā, tu radi to ilūziju, ka dzīve ir skaista. Un šis ir tas, kur varbūt es arī, ko man darīja visu laiku pārmet no cilvēkiem, kas līdz galam neesmu atklāta, patiesa, un varbūt labi šodien es bišķi saģērbos skaistāk, ka es neļauju sev to, un tāpēc varbūt es pieminēšu īstu vārdu, tāpēc varbūt man arī bija diezgan liels konflikts ar Amorālas Inesi, jo viņa, man liekas, ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs, un es neņemu to daļu pretī savu. Nu, ka viņa man ir triggers, tai manai šai daļai. Karaliene, brādīja, ka dzīve ir skaista, un man liekas, tā kā, ak, Dievs, tas ir pretīgi. Tas ir fake. Un, ja tu man šo saki, tas būs kaut kas, par ko es padomāšu, jo varbūt tā ir tā mana sadaļa, kurai es neļauju būt, un viņa man smacē un neļauj attīstīties, jo man tas šķiet augstprātīgi. Mana vērtība arī mācoties teoloģiju un vispār uzaugot arī kristīgā vidē ir bijusi pazemība. Un man šķiet, ka viņa manas smadzenes disonē ar to manu vilkli, jo kāda fucking pazemība. Nu, tā kā, nu, kā es jūtu, ka man ir tā kā šits ļoti interesanti, ko tu saki. Tev iespējams tā nulle, jo tā nulle tavā tā skaitlī ir tāds ļoti liels triggers. Tur, nu, teiksim, viņa vai nu rauj tev uz augšu, vai kā reiz kaut kādas situācijas tev rauj uz leju, jo vispār trīnieki ir ar ļoti augstu pašapziņu. Un viņi tiešām pēc savas tās mēraukts, viņi domā, ka viņi ir visgudrākie. Pēc savas informācijas. Un manā tas ir augstprātība, un tā ir vērtība, kas man ir ļoti zema. Ļoti necienu augstprāt. Nu, tu saproti? Es tevi dzirdu un ļoti, ļoti interesanti skatīties, jo arī no cilvēku dizaina
skatās par egocentru, tas ir tas punkts par mērķtiecību, savu pašapziņu, to, ko es nesaprotu. Un es nespēju novērtēt, un es viņu nejūtu. Bet pats galvenais, es to tevī jūtu. Baigi interesanti. Viņš jau visticamāk ir, es jau viņu slāpēju, viņš jau visticamāk tur ir. Es tā nevaru iedomāties, kā viņš tev nav, ja tev viņš ir. Cik inčīgi. Es tos gribu dzirdēt vairāk. Tātad ļoti daudz ir emociju maiņas var būt. Šodien tā, rītdien savādāk, tāpēc man tas tā kā arī tā, ka pateicu, es skatīšos, kā es šodien jūtos. Domāju, nāc, kā tik nāc. Es tev gaidīšu tagad pilnībā sakrīt ar cilvēku dizainu, pilnībā sakrīt ar cilvēku. Man patīk tos, piedod, bet man patīk tos, ja tas ir kaut kas, ko mēs esam jau noticējuši, tad man jānotic tev. Un ja tas saplūst kaut kā ar to, tad man tāds, varbūt arī tas, ko tu stāsti, ir Cilvēku dizains ir tā kā čeka, numeroloģija arī es ilgi neticēju tam, man tāds, kas pēc sūdu, tu man tā kā sāk slēgties, un tagad jau man arī tu sāc slēgties. Ļoti labi, virzīsimies tālāk. Bet vēl tajā trīniekā, kas man kā ļoti patīk, es esmu, vienmēr sakot loģiski, es kā numeroloģija esmu visu savu apkārtējo, piedodiet mani draugi paziņas, es esmu jūs visus tiešām izpētījusi, un trīniekam, kas ir nenormāli svarīgi, tīri, vitāli radīt bērnus, un jo vairāk, jo labāk tu pārstrādā kaut kādu arī savas mātes, tur ir tāda mātes līnija kaut ko tu no savas mātes arī savā dzīvē pārstrādā. Bet pārstrādāt nozīmē tā kā izlabot un uzlabot? Visticamāk. Vai pilnībā izdzīvot tieši tāpat? Nē, noteikti nē, bet tu kaut kādu kaut ko pārņem un uzlabot viennozīmīgi, nepieļaut kaut kādas kļūdas tādas pašas un tā tālāk, un obligāti radīt bērnus, jo redz, kas ir, tas ir tāds, tā kā mums katram izmet tādas lamatas, kuros mums tā kā savā ziņā grib, lai mēs iekrītam, vai arī, lai mēs nākamreiz atpazīstam un tad izvēlamies pareizo to mūsu ceļu. Man 2 bērni ir. Paldies, par vairāk es sevis dēļ, diemžēl šobrīd tiešām nedomāju. Protams, skatīsies, kā pasaule ies, bet es esmu ļoti pateicīga. Es arī zinu, kāpēc es viņus taisīju, tāpēc, ka vajadzēja bērnu. Vajadzēja vienkārši jādara lietas. Jā, pat bērnus, bet īstenībā vienkārši es mīlēju to cilvēku. Tas ir tev tik svētīgi, jo arī citi var iekrist ar to apziņu skaitu 3, kad viņas ir diezgan liels karjeristas vispār kopumā. Grib sasniegums, grib panākums, grib skatuvi, un tad citreiz liekas, tā ģimene, un tas nav tik svarīgi, tik vērtīgi, bet tu, ka to iemāci, jo ir tā vai iekrīt tajā profesionālajā, vai iekrīt mātes. Es esmu pa vidu. Un tas ir tavs uzdevums, būt pa vidu. Es esmu, un man ir liels prieks, ka es esmu pa vidu. Protams, ar pirmo bērnu, kad piedzima, man pirmajā, uzreiz 14. dienā bija filmēšanā, man bija pēdējā raidījuma filmēšana jāuztais, man bija labas dzemdības, līdz ar to tas nebija beigas sarežģīti. Bet pēc tam man bija mastīts, līdz ar to, pēc tam līdz 2 mēnešu vecum, vairāk es gulēju mājās ar bērnu, piespiedu kārtā biju ar viņu, un tad kļuvu par to māti. Bet ko es arī esmu runājusi ar vīru, ka man liekas lielā foršā lieta mūsu gadījumā tā, ka mēs ļoti daudz paspējām izdzīvoties. Īstenībā man uzdāvināja balvu par mūža ieguldījumu modeļu biznesā jau 19 gadu vecumā, un man bērni bija 25 gadu. Līdz ar to es visu to savu dzīvi jau biju reāli ļoti labi nodzīvojis, nomačījis, un tad bija tāds, mazu pauzīti paņem, un arī man tā nebija pauzīta. Es strādāju ļoti daudz jau tad, bet paralēli. Man jāpabeidz teikumu, es citu pēdējās intervijās esmu pamanījis, ka es nepabeidzu teikumus, ja man galvā es pabeidzu to teikumu, kaut ko nesaprotu. Un tu jau skrien tālāk, tāpēc, ka tev ātri domā tāds sistemātisks prāts, domā uz priekšu, idejas lido. Bet par tiem bērniem es esmu ļoti pateicīga, ka man ir, un es ar katru gadu arvien vairāk jūtos kā laba mamma, kā pietiekami laba mamma, kā arī tagad rūpējoties par to savu profesionālo vidi, es mācos tieši atdalīties no tiem bērniem, lai kā gribētos viņiem pievilkties, jo viņi jālaiž brīvība. Tā kā būt un sev turpināt pilnveidot. Forši. Un tev, kad mēs paturpinām vēl tālāk, tad tev būs arī par tavu karmiskie, kas tev ko. Te ir baigi svarīgi, kad vispār trīnieks skaitās veiksmīgs skaitlis. Es arī to teikusi raidījumos, vairākos trīnieks skaitās veiksmīgs skaitlis, bet galvenais ir tas, ka tu nodarbojas ar to izglītošanu citu cilvēku un pavairo savas zināšanas, tas tev ir ideāli, reāli. Tu labāku neko nevari vispār izdomāt. Un kas ir, bet es domāju, tev ar to vispār nav problēmas, ka runāt ir viens, bet arī vienmēr ķerties tam darbam klāt. Citiem varbūt ar to problēmas, es nezinu, tev ir ar to problēma? Nē, man ir šobrīd, es saku, man tā aktuālā tēma, kur es tikai lēnām ķeros klāt ar finansiālā pusi, finansiālā neatkarība, investīcijas, kaut kas tam līdzīgs. Tas man ir kaut kas pilnīgi jauns. Es saprotu, ka es tur gribu, bet vēl neesmu gatava. Tagad es koncentrējos vairāk uz muskuļu masu, uz treniņiem, ko agrāk nedarīju. Esmu iekšā, man ir grāmata par to, savā individuālajā dzīvē. Līdz ar to man ir kaut kādas lietas, ko es prokrastinēju, pie kurām es negribu ķerties, bet es zinu, ka viņas ļoti svarīgi, tas par to pašvērtību, varbūt karalieni, vēl ko tu tur minēji. Un es zinu, ka man pie tā vajadzētu ķerties, bet es vēl neesmu. Līdz ar to ir kaut kādas lietas, kuras es atlieku,
Vai es vācu informāciju, lai darītu tad, kad es būšu gatava līdz galam, es nezinu, bet tā kā nav visas sfēras, kur... Bet es nevaru iedomāties, tu esi bijusi, kaut kādā brīdī tu biji top, man liekas, pat ārzemēs strādāja modelis. Ļoti maz. Es neesmu Karolīna Saunagīna Lapviņa. Jā, es tev nejaucu, bet man kaut kur tev arī likās, ka es kaut kur tev esmu. Es radīju to ilūziju. Tu radīju to māku vienmēr. Bet tu biji visur, es nezinu. Visur Latvijās biju. Vai nu arī es biju tavā, kā saka, burbulī. Es biju tā varbūt tam zīmola mērķa auditorija, lai nāk iepirkties. Visticamāk, es tev redzēju kaut kādā brīdī ļoti daudz, un tad ir jautājums, kā var būt tik skaista, tik komunikabla, tik visa, un kad tu neesi sieviete karaliene. Kā tu vari nedomāt? Es nezinu. Tāpēc, ka es tāpat tīru māju. Es tāpat mazgāju veļu. Es tāpat, Nē, bet tas... Nezinu, bet priekš sevīm, labi, mēs jau visas kaut kur, kā saka, daram arī to. Tāpēc, ka sieviete karaliene, man šķiet, labi, tas ir, man jāpamaina varbūt domāšana, man liekas, tie cilvēki skatās no augšas uz citiem. Un ja uz mani kāds skatās, tur, kur rādās man sieviete karaliene, ja uz mani kāds skatās no augšas un mēģina man nospiest, es ar dūns vienkārši iešu un noduršu. Un es esmu tā karaliene, kas iet un tā, kas karo. Vai Žana Dark, vai tev, kā es neesmu tā, kas ķēļojās smukās. Zini, kā karalienes atšķirās? Tā var teikt? Jā. Es arī kaut kad ar Dari smējos vienā viņas intervijā. Es teicu, ka es esmu vienradzis, kas ir novērtījies dubļos. Es joprojām esmu vienradzis, bet es esmu aplipus ar dubļiem. Un tas ir tāds mans aizsardzības mehānisms bijis. Un tagad es varbūt varu dzirdēt, varbūt man var palīdzēt tikt ārā no dubļiem un nelikt sev visu laiku kāp dubļos. Bet man šķiet, ka tas ir ilgus gadus bijis aizsardzības mehānisms, jo es zinu, ja tu esi skaists un spīdīgs, pie tevis līp sūdi, dubļi. Cilvēki, kuri nav. Jā. Un, ja tu esi mazāk spīd, bet arī man arī saka, jā, bet apstāst, kāda ir tava sekotāja Instagramā, vai tur ir tā nauda, kuru tu arī gribi, vai tu seko tie labie cilvēki, ar kuriem tu sev gribi. Tur manā draugu vidē pilnīgi noteikti man patīk, man patīk tā vide, kuras esmu. Assuming it is urgent for desire to supply my needs will always go up in vapor each time you pack to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Kaut gan saku, es nopirku Dysonu. Es esmu uzkrāsojusies šodien. Es jau lēnām sāku ļaut savam, redz, man pat kauns to teikt, skaistumam būt ne tikai darbā. Ļaut sev būt, man ir kauns. Man ir kauns ar pamatsajūtu, ja domājot par to, ka es varētu atļaut sev būt karalieni. Tiešām? Jā. Tas cik interesanti. Es varu būt sarkanais kardināls. Tas klusais, kas visu kontrolē, visu zina, visu notiek pēc viņiem, bet neviens to nepamana. Jā. Pamana, bet īstenībā nepamana. Tā kā viņi zina, kurš ir galvenais šeit. Viņi zina, kura vārds būs pēdējais šeit. Redzi? Tā kā vāra man ir svarīga. Tev ir viennozīmīgi. Tu esi līderi arī. Nē, tas, ka tu vari komandas vadīt vai ko viennozīmīgi, tas būs tavs... Kas notiek, ja vairāk trīnieki ir telpā? Skaties, tieši trīniekos ir tā, ka viņi var būt. Ja katrs atbild par savu lauciņu, jo viņi kopā vispār veido harmoniju un viņi nelīdīs tādā ziņā, es esmu egoists, tu esi egoisms, un mēs tev... cilvēka ciparus. Tagad es neprasīšu. Tie ir vienīgie, jo vispār līdzīgie nesadara, mums sadara papildinošie vislabāk, bet trīnieks ir vienīgais, kas sadara, tāpēc, ka viņi ir līdzīgi domājoši egoisti. Mans vīrs ir četrnieks. Tavs vīrs ir četrnieks? Meita trīnieks un vēls ir 2,8. Kas ir 2,8? Pasties, cik tev interesanti. Kas ir 2,8? Vieninieks un biznesmenis. Un meita arī trīnieks. Jā, bet es to ļoti redzu. Es rīktīgi redzu. Es saku, viņam piedos, kas ir. Redz, meita var būt tās jau ātrāk pieņems to, ka viņa ir tā karaliene. Jā, tur jau viss ir. Es viņā skatoties redzu, ja tu saki par to mātes līniju, es ļoti daudz redzu, cik foršas lietas es paņēmu no mammas. Es pieņēmu lēmumu paņemt foršās lietas, nevis tā kā kaunēties par ko es darīju. Un es ļoti skatos savu meitu un redzu, cik ļoti jau viņa ir, jau viņa dzīvo. Un ja es viņai netraucēju, viņa dzīvo to savu sevi. Un tas arī cilvēki man palīdz nelikt viņai sprungu
aguļus ceļā, ļaut viņai iet to viņas ceļu. Jā, viennozīmīgi trīnieks nedrīkst ierobežot. Un ar viņu man ir tāds, ka viņa man karaliene, tā kā es esmu vecā karaliene, un viņa jauna un var ļaut viņai, un tas nemazinās manu pašvērtību nevienā mirklī. Ja nu redzi, te ir tas, to, ko es teicu, ka 2 trīnieki telpā, ja ir 2 astotnieki, tad uzreiz izstums ārā. Mēs izslēgsim kameras un mēs parunāsim pa vienu cilvēku. Noteikti. Bet klausies, pavirzoties tālāk, tavs misijas skaitlis ieslēdz 29 gados, tu arī esi vēlo panākumu cilvēks, ka tev visu laiku ar briedumu nāks klāt, ar briedumu viss notiksies. Cik mīļi. Klau, kas tev notika 29 gados, tu vari kaut ko atcerēties? Tas arī var kaut kā būt, nezinu, varbūt tās tomēr, ka tā ģimene tev parādījās. Nē, man 25 gados pirmais bērns, 27 gados otrais bērns. Kas man notika 29 gados? Bija ļoti grūti, to es atceros. Zini, citreiz ir tā, ka mēs pārējām, ka mūs kaut kādā jaunā līmenī, nākamajā tu savās, tad mūs atmet citreiz arī apakaļ, kaut kur tā kā. Es nezinu, kas, bet es tieši domāju, kas tie pa 29, bet es nezinu, jā, man bija bērnam, puikam, bija grūts ļoti posms, puikam bija 2 gadi, mums ļoti grūti gāja, un tad es aizgāju, es biju fiziski vājprātīgi pārgurusi. Bet tas arī, es saku, man māsa teica, ka es tajos gados vienkārši attīstība bija tā kā mega augsta, jo es darīju visu, lai nepieļaut māmas kļūdas. Bērnkopībā un visā pārējā. Tā kā es neteiktu, tas par karjeru, es domāju, tas bija kaut kāds tāds vēl viens klikšķis, labi, ļoti interesanti. Jā, nu tas tev tāds klikšķis ir, kā reiz izpildīt to savu mātes funkciju, tos mātes aicinājumu, kas tev ir obligāti, jo ja tu to neizdarītu, nu vispār izvēltos kā karjeru, nu man tur, kā saka, neinteresēt, jo tad ir modē arī teikt, ka nu man neinteresē ģimenes un viss, nu ir tādi cilvēki un visu mēs visu, tā kā man bija vitāli svarīgi būt mātei. Tiešām man kā, nezinu, bija kaut kādi jau 25 gadi, es pat atgriezos jau uz grūtniecēm, uz ratiņiem, un es tās mēģināju iedomāties, kā es tā iešu. Man tā vispār nebija. Es saku, man lielāka laime bija tā, ka man vienkārši patika mīlēties, tāpēc arī man bija bērni. Es biju ļoti jauna, nu tā kā sādzies, man ķermenis bija arī gatavs, stiprs un bija arī spējīgs ņemt. Kaut gan tas nebija vienmēr. Man ir bijušas arī problēmas ginekoloģiski, kur varēja arī nekad nebūt bērni. Līdz ar to arī kaut kādā ziņā mēs ar vīru, mēs vēl nebijām precējuši, teicu, ja mums būtu, vai mēs atstātu. Un tu bija tāds, jā, okei. Nu, tā kā, jo var arī nebūt. Jo to es arī zināju. Es esmu vidē, kur ļoti daudz nevar tikt pie bērniem, tāpēc es zināju, ka ar mani ir tām lietām, kas man bija, tā varēja būt. Klausies, bet tā, kad tu vīru savu satikt, tev uzreiz bija tas klikšķis, tas ir tavējais. Bija? Jā. Jo jums tur veidojās tāds... Kas mums tur veidojās? Es tikai tā uz pirmo tā kā lasīju, jums ir uzreiz fiziskā pievilcība ļoti spēcīga. 100%. Uz to jūs izaiet. Bet pēc tam... Kauns teikt. Kas tas ir forši. Jā. Jo īstenībā, ko es arī domāju par to jauno tavu profesiju, nu, teiksim, satiekas salikti pārī, tu režisors izdomājas jāspēlē tam un tam pārī. Vieni būs, kuriem 100% būs akšens, nu, kaut vai, ja saliek 7-nieka, 4-nieku kopā vai 3-nieka ar 4, jā, viņiem būs pilnīgi dabīgā tā vilkne, un ir arī cilvēki tie taktilie, kuriem vajag šie pieskārieni čubināties, un ir tie augstie, kuriem lūdzu nenāc manā, labi, tie aktieri noteikti ir pie visa kā pieraduši, un viņi ir, nu, viņi tāpēc ir aktieri, ka viņiem patīk, bet nu, tāpat tās intīmā tēma ir kaut kā savādāk. Tieši tad ir forši, jo tad es varu atbalstīt to, kas pārāk čubinās, lai viņi tā kā netraucē arī pārējai komandai ar savu čubināšanos, nepārkāpjot robežas, un tiem, kam tā kā būtu grūti, iedot tehniskus risinājumus, kā to grūtību apiet tieši filmēšanas procesā. Tā kā abiem diviem iedot receptus. Kuri tev, teiksim, ar kuriem tev labāk patīk strādāt? Nē, katrs ir pilnīgi atšķirīgs. Man šķiet, man ļoti patīk strādāt arī, cik es esmu arī workshopos, tam līdzīgi strādājis ar tiem, kuri ir atvērti procesiem, kas var notikt. Nu, tā kā, un arī atvērt tam, ja viņi negrib. Atvērt tam, ka viņi negrib. Teikt nē. Atvērti tādā ziņā spēt, visvairāk ar tiem, kas zina, ko viņi jūt. Pat ja tas, ko viņi jūt, ir es negribu šo piedzīvot un es negribu šeit būt. Bet tad, kad to pasaki, tu tā kā dāvana. Paldies, ka tu to pateici. Mēs mēģināsim strādāt ar to, kas mums ir. Super. Tev tāds viens, teiksim, apmācīt kaut kādu dainu, cik tas laika tev tā paņem? Nē, ļoti atkarīgs. Es saku, Amerikā vispār mēģinājumu nav. Viņi mēģina tajā pašā dienā, kad viņi jau ir uz laukumu, un Eiropā var mēģināt 3 nedēļas vienu ainu. Tas ir ārprāt, tas ir tiešām super atkarīgs no... Itāļu, kur ir tikai, kad tik pamēģināt? Tas ir ļoti daudz no kā atkarīgs. No laikapstākļiem, kāda būs paredzēta, no vīdes, kur tas būs, no telpas, no sarežģītības, choreogrāfijas, no stāstā, nozīmības, cik tas ir nozīmīgi stāstam. Tur ir daudz kas, un dažreiz tiešām neko nevajag, bet tikai, kad palīdz uztaisīt sarakstu, kādu kailumu drīkst filmēt, lai viņi pēc tam var izmantot. Vienkārši paintervē
aktieri, un viņam nevajag tevi neklāt nekur. Kā tas ļoti atkarīgs. Bet režisors ieplānojas tur tādu ainu, bet kāds no partneriem saka, nē, vai mēs varam kaut ko grib izšļūkt un grib kaut kā... Tas nav par izšļūkšanu, tas ir labi pateikt, nē, es nejūtos šeit komfortabli, kā mēs to varam citādāk. Man ir piedāvājums un režisori, un tad es esmu kā tāds pa vidu nevis līme, bet tāds mediātors, kas tā kā, hei, mums ir šī situācija, kā mēs to varam pastīties. Un saku, es minu arī šo piemēru arī citās intervijās, kad ir jau izmēģināta aina, kur divām sievietēm ir akts un tiek novilkts blūzas un tiek glāstīts kaut kas tamīdzīgi. Un tieši pirms filmēšanas vienai no aktrisēm uznāk panic attack. Ka viņa saka, viņa negrib vilkt krekliņu nost. Vienkārši tā kā viņa nespēja. Visi kārtībā par pieskaršanos, bet ne. Un krekliņš ir balts, un viņas tikko nāk no lietus pēc scenārija. Un viņš ir slapjš. Un beigās režisors tā kā, nu, kāds būs, beigās viss ir sajūsmā, jo stāsts bija vēl pikantāks un vēl labāks, tāpēc, ka neko nenovilka. Un atstāja viņai priekš viņas tas bija vienkārši drošība, ka viņa negrib būt uz laukuma, kaila, bet viņai ir ok, ka pieskarās. Un viss, un tas bija maģisks mirklis pilnīgi visiem, jo bija tāds, wow, labi, ka viņa pateica, nevis dabūja trieku vēl filmēšanas vēl procesā, kas tērētu naudu, jo nevarētu filmēt, viņas mentālais, psiholoģiskais, finansēt, tā kā uzreiz ir daudz problēmas. Labi, ka viņa verbalizē viņus un ar viņām varēja strādāt. Jo man ļoti patīk, kā vienā grāmatā saka, šo es arī esmu jau minējusi, neviena tava robeža nebūs par lielu, lai es nevarētu izstāstīt stāstu. Jebkura robeža ir derīga, lai izstāstītu stāstu. Jo tos veidu, kā izstāstīt tos stāstus, ir ļoti daudz. Ja cilvēki ir atvērti ļauties, tad dažreiz tās idejas atnes tieši aktieri. Un tad vienkārši tā kā, nekas nenāk no manis, tikai apstiprini, pārjautā, pasaka režisoram, vai visi dzirdēja, kad ir tā informētā piekrišana, ka tu saki, un cilvēki, jā, es dzirdēju, jā, es piekrītu, vai tiešām mēs sapratām. Bet arī ar ģimenēm man ir tā, ka, piemēram, saku, vīrs, meita ir piegājusi pie ūdens, es tagad aiziešu uz toaleti, pieskati viņu, ja kaut kas notiek, tagad viņa ir tavā uzraudzībā. Un tagad bērniem mazim, viņam man bija jāpasaka, jā, Māra, es redzu, meita ir pie ūdens, es viņu pieskatu, jo es redzu, ka tu esi aizgājis prom. Mums bija pilnīgi tā, ka mums bija jāatkārto, ko mēs sakām, ja par tādām drošībām. Tagad bērni lielāk nav vairs tik tā, bet ka man vajag, ka man pasaka, vai man dzirdēja, saprata un pieņēma. Jā, šis starp citu ir baigi vērtīgi. Klausies, mēs tagad pavirzīsimies tālāk, kas man liekas tavs skaitlīts vienkārši superīgi grandiozi atbilst tavam jaunajam profesionālajai izvēlēm, tavai intīmās ainas koordinatorei, jo tas misijas skaitlis ir 2. Skaties, redz, te ir tas, ka mūsos ir dažādi skaitļi. Mums ir tādi, teksim, kā jau mēs teicu, trīnieks ir pa līderi. Tu esi līderis, sieviete karaliene, bet savā iekšējā struktūrā tev ir divnieks, kas ir atkal ļoti par tādu diplomātiju, par empātiju, vēlmi saprast cilvēkus. Un tur tev tā kā tik labs tas kombo ir, es teiktu tā, ka... Man to vajadzētu dzirdēt. Ka tu esi uz skatuves, viens tas trīnieks, tu esi uz skatuves, un tev arī tev prasās, tu ej uz tur, tu vadi pasākumus, konferences, un ļoti esi redzama visu laiku, bet tai pašā laikā tev šis divnieks ļoti palīdz tavai jaunajai profesijai. Un viņš nav ne tikai jaunajai, es domāju, tu varēsi paprasīt jebkuriem manām modeļu draudzenēm, vai arī kolēģiem televīzijā, vai kā man mīļākā sadaļa. Tā sadaļa skatuves ir tā, kur man sanāk, jo tu man redz kā karalieni, bet kurā es pretojos, jo es ne. Un tad tas backstage ir tas, kur īstenībā tas divnieks nāk ārā, un es tiešām empātiju stāstu, es dalos ar zināšanu, cits stāsts ar saviem, visi procesi. Es zinu, man lielākais kaivs beigās, jo modelingā bija nevis tas skatuves daļa, bet tā intīmā daļa, kur cilvēks stāsta savus stāstus, atklājās, un es varu klausīties un tā kā būt līdzās arī kaut kādā ziņā. Līdz ar to tas viss vienkārši ir rezultājies. Un arī tie ilgie gadi terapijā man pašai spēja sāk klausīties sevi, spēja sadzirdēt sevi, spēja būt empātiskam pret sevi. Tu nevari būt empātiski pret citu, ja tu neesi pret sevi. Līdz ar to es domāju, tagadējā izvēlētā profesija, vai es viņā strādāšu vai ne, izglītība brīnišķīgi saku, viņa saliek kopā ar daudzas lietas. Tā kā man liels prieks, ka tu to saki, es vienkārši apstiprinu to, ka es neesmu sajūtas prātā to izvēloties, un ka tas ir kaut kas, uz ko man tiešām ir vilkme un vēlme. Un man šķiet arī nesteigšanās ir liels process manā šajā profesijā, jo es ticu, ka būs īstie projekti, ka es būšu īstais cilvēks īstajā laikā. Un tāpēc arī nav tā, ka es bāžos visos caurumos iekšā. Protams, es mēģinu runāt, stāstīt, ka tas ir. Tad cilvēki, ja viņiem ir šī vajadzība, viņi ir. Bet tā kā es būšu īstais cilvēks īstajā procesā, jo arī par modelingu. Nu, ja meklē blondīni, nu kādu, man var uzlikt parogu, bet idejas, ka es esmu brunete. Tāpat arī intīma ainu koordinēšana. Man ir mans tips, kā es strādāju un kādas esmu.
Bet liels prieks, ka tu to pasaki, jo es jūtos mieru sajūtu. Tas ir tiešām rakstīts kā melns uz balta par to, ka tev ir misijas skaitlis 2, saprast citus, būt miedarbībā ar citiem. Te arī ir, ka tev tas arī ir kaut kur tas taktilais, ka tev arī gribās, jo es tas trīnieks ir, viņš tāds nedaudz, ka viņam patīk arī tā sava vientulība. Tev vajag to savu vientulības daļu? Tas, ka to cilvēku dizains apstiprina, ka man viena puse pilnīgi, ka es uzlādējos, man viss tīklošanās noteikti ar citiem cilvēkiem, kas pēc cilvēku dizaina ir 4-nieks. Šeit ir 5-nieks. Un 2-nieks pēc cilvēku dizaina ir vienpatība, uzlādēšanās ar sevi tieši vienpatība. Un es līdz cilvēku dizainam īstenībā to tā kā arī neļāvu sev, bet jo agrāk man bija vislielākais bailes no vientulības, tagad es ļoti novērtēju vienatni. Bet klausies, te arī ir, kad tev te ir arī tāds jūtīgums, tas taktiskums un tas viss, tā kā tajā trīniekā, ka tu vari būt dažāda emocijās, nu tad šodien tā, rītdien tā, vai no rīta pat tev ir labs, bet vakarā jau kaut kāds, nu, kad ir jāiemācās kontrolēt, tajā divniekā ir tas jūtīgums. Es bieži vien saku, ka es esmu sensori jutīga. Es saku, visu es šobrīd dzirdu. Es jūtu, kā gaisa saule ir noriet, es redzu, kā mainās gaismas, es redzu visu cilvēku, kas steigā apkārt. Es dzirdu mūziku tajā kafejnīcā, dzirdu mūziku tajā kafejnīcā. Es jūtu, kā man bērni, nu tā kā es jūtu visu, es jūtu, kā man te maci ir iekats iekšā. Nu tā kā, vai tas ir labi vai slikti, man kaut ko terapeiti teikt, es esmu pārāk atvērta, īpaši pēc bērnu piedzimšanas, un tam man šķiet, kā tas var būt kaut kas slikts. Un es arī mīnu, nu, kad cilvēki, kas lieto narkotikas, ir uz 110%. Es bez jebkādām narkotikām esmu uz 110%. Ka viņi ikdienā ir 60, paņem narkotikas, un ir 110, tāpēc es nelietoju narkotikas, tāpēc, ka, come on, kur es būtu 250, un vienkārši uzsprāgtu. Ar to man ļoti, es saku, es esmu ļoti atvērta pasaulē, sev, visām sensoriem. Nu, tā kā... Tu esi. Tev tas jutīgums, kas ar tev ļoti svarīgi, ka tajā divniekā, nu, tātad arī viennozīmīgi profesija, kas palīdz citiem kaut ko stāstīt, kaut ko mācīt, ja ļoti labi skolotāji, jo tu kaut ko stāstīsi un tu mācēsi tik dabīgi to nodot vai parādīt, nu, tu mācēsi, nu, principā, jā, sensori jutīgi, tas arī ir tas, tu ieies jebkurā telpā, tu uzreiz pat sajūtīs, kā cilvēki katrs jūtās, ko viņam pateikt. Tas ir arī kaut kādā ziņā no psiholoģijas, tas ir, kad man bija nedroša bērnība, uz to man vienmēr bija jāfiltrē lauks, es saprašos, vai es šeit jūtos droši, kur ir drošie, kur nedrošie, kā. Nu, es arī zinu, tā ir spēja, kas man ir radusies kā no sliktas vides, bet to es esmu tā uzskačājusi, ka nu, jau man viņi nodara arī drošā vidē. Jā, tu pat vari savā dzīvē, tev jādomā ir slikts un jānovēl ir viennozīmīgi, tu nedrīkst par citiem cilvēkiem domāt sliktu vai vēl kaut ko, tas ir pilnīgi izslēgts. Bet tu vari arī sev ļoti labas lietas piesaistīt. Nu, tā kā tiešām, ja tu domās pareizā virzienā šo te palīdzību arī citiem, bet neklāpšanā, nu tādā, kas tev nav, tas nav tavs, jā, mēs tev izrunājām. Atbalsts, ja nepieciešams, es esmu šeit. Jā, tu vari kaut kādas lietas uzprojicēt tā, kad viņas piepildīsies tev. Un runājot par to naidu, un to, nu, ragan, man liekas, brīnišķīgs vards, burvi arī var lietot, bet es pilnīgi kaut kad nesen sajūtu, kaut kad arī esmu šo stāstījusi, ka destrukcijas enerģija ir stipra, liela, un es pilnīgi viņu zinu. Bet kaut kad nesen es sāku kultivēt to, ka tu viņu tā kā, jā, tev ir šis, tu viņu paņem un samaini uz labvēlību, un tev ir tā pati enerģija, bet viņa nevis grauj, bet viņa tā kā padara brīvu, un es nezināju to. Un es saku, agrāk man lielākas bailes nodarīt citiem pāri, jo es zinu, ka es to spēju ar visu savu krampu, vispārējo. Un tad, kad es redzu līdzīgus cilvēkus, kas dara citiem pāri, iet pāri līķiem, nav empātiski un nejūt, un man tāds, tur es negribu būt. Un man tā arī ir liela skola. Tāpēc arī viena tā havajuša metode ir tāda, man žēl, lūdzu, piedod, es tev mīlu, paldies. Ļoti daudz ir palīdzējis kaut kāds 2-3 gadus, varbūt pat tajos 29. Vēlreiz kā tā metode, man žēl, lūdzu, piedod. Lūdzu, piedod, es tev mīlu, paldies. Un tu to saki tā kā tam otram cilvēkam, piemēram, nezinu, Juri, man žēl, ka notika tā. Juri, lūdzu, piedod man tā. Juri, es tev mīlu, un Juri, paldies, ka tu man esi tā kā tuvumā un vari palīdzēt. Nu, tā kā idejas, es atceros, ka man nomira tēvs, viņa nekad nebija satikusies mašīnā, šo tev vienkārši drillēju, un man palika tik labi. Tā vietā, ko tu saki, nevis teikt negācija, bet man besītas cilvēks, nevis un es tā kā drillēju šo mēģinu, tā kā nevis sevi pierunāt, labāk viņu redzēt vai apmānīt, bet tā kā pateikt arī savam ķermenim viss kārtībā. Un tā kā, jā, es šobrīd jūtu, man žēl, ka es šobrīd jūtu naidu, dusmas un riebumu pret tevi. Lūdzu, piedod, ka šīs domas ir manā klātbūtnē. Es tevi mīlu, paldies, ka tu ļauj man ieraudzīt, ka es varu apstāties. Nu, saprot tādu. Tik daudz esi tā augus ar sevi strādājis, tas ir unikāli. Nē, tiešām tas ir unikāli. Man interesē.
Jā, klausies, nu, jā, kas ir vienīgais, redz, kur te varbūt tās par to pašpārliecinātību tam divniekam varētu būt, ja par cik divnieks tas empātiskais, viņam var kā reiz būt šis te pašpārliecinātības trūkums, un tas, nu, ko tu tā kā negribi atzīt, ka tu esi sieviete karaliene. Varbūt divnieks vienkārši līdzsvaro mani. Jā. Bet tagad tas divnieks ir tā kā vairāk ir tavā dzīvē nekā tas trīnieks. Bet trīniekam vajadzētu būt primārajam, vai tur viņi visi tomēr roku rokā iet? Trīnieks ir tavs domāšanas veids. Trīnieks tātad liek domāt, ka es domāju, kad es esmu labāka un es zinu labāk. Bet divnieks spēj ieslēgt to empātiju pateikt, ka es zinu, kas tev jādara. Ja tu gribi, tu atnāc pie manis, es tev pateikšu. Vai arī, ko te? Tu gribi man viedokli? Jā, es viņu varu pateikt. Jā? Varbūt es arī zinu, ka es esmu labākā, bet tu konsultējies ar to divnieku. Jā, un tas man liek tās atbilst manām vērtībām. Jā, tā ir. Jo es labāk klusēšu, ka es esmu karaliene. Jā. Bet runās par citām lietām ļoti skaļi, kas var palīdzēt citiem. Saproties? Nu stāst, nesapratu. Nē, tu taču dalies ar dažādām pārdomām, ar visu. Tu dalies, kas var palīdzēt citiem, jo tas divnieks arī tā kā palīdz citiem. Bet tā ir tā trīnieks sadaļa vai divnieks sadaļa? Trīnieks ir par zināšanu nodošanu, bet divnieks ir tā kā rūpēties par citiem. Tad sanāk tā, kad es nododu zināšanas kā trīnieks un papildu viņus ar dziļumu no divnieka? Ar rūpējumu no divnieka. Man arī paralēli lietā cilvēku dizains galvā, kur arī teica, ka es esmu ļoti interesanti. Bet skaties, tev vēl ir nākamais skaitlis 5. No kurienes viņi uzrodās tie skaitļi? Te ir dažādas tās matemātikas. Tātad trīnieks ir tavs apziņas skaitlis, kas ir tavā, no tava 30-nieka. No 30. datuma. Divnieks ir, ka tev saskaita visu kopā, tev ir 29, kas kopā veido 2. Tas ir no visiem tiem maniem dzimšanas cipariem? Visiem, jā, mēnesis, gads, datums, visu kopā. Tad savukārt realizācijas skaitlis, kas tev ir 5, saskaita atkal dzimšanas datumu, to apziņas skaitu ar misijas skaitu iegūsti 5, un 5 tev ir visu, ko tu dari, tu pavairo. Nu, principā, tu mierīgi varētu būt aktrise, jebkas publisks. Tev bija modelis karjera, tāda bija pieredze, tagad ir konferences un tā. Jebkas, kas ir publisks. Tu viss, tev ir sevi tā kā jāpavairo, tā tu realizējies. Un tad ir tas jautājums par intīmāņu koordinēšanu. Jo šobrīd es pavairojos šajā profesijā kā spokesperson. Tā kā es tiešām par to ļoti daudz runāju, izglītoju, informēju. Man šobrīd tas arī ļoti patīk. Un tad redzēs, vai es vispār nonākšu līdz tā sadaļai arī pie tā darba, jo tur jau mani redz. Es arī negribu prot kā viena kolēģi man, kura kļuvusi ļoti liela šajā profesijā. Viņa ir karaliene šajā profesijā. Un man tāds, maz divnieks neļauj tur nonākt. Es varu būt laba un profesionāla, bet tā kā neir, es esmu labākā industrijā. Ja es esmu labākā industrijā, es to zinu. Man tas nav nevienam jāsaka. Tas man šķiet, varbūt ir par mani un to karalieni. Ja es esmu labāk, es to zinu. Man nav tas jākladzina visiem. Kurš super pārliecināts cilvēks ies un teiks, es nenormāli krūts un labs. Obviously, viņš nejūtās krūts un labs. Tas gan, jā, jo mēs drīzāk jau būs vairāk sasniedz, jo būs vairāk pazemīgāks un vienam nepierādīs un tā tālāk. Tā drīkst? Jā, tā drīkst, protams. Tad labi, ja es esmu karalienes. Bet tas ir labi, redz, te šaubu nav vispār. Mēs te visu laiku runājam, visu raidījumu, ka tu esi karaliene. Tu tā esi ar savu. Katrs jau mēs savu to karalieni iznesam pa savām. Tu ar savu to būtību. Tu esi. Tur vispār nav nevienas šaubas. Bet labi, kas ir to piecinieku? Piecinieks uz visu pavairošanu. Te ir gan skatuve, te ir arī mērogs, ka tu arī vari plašā mērogā. Es kaut kur, ka tu teici, tu ar Ameriku sadarbojies vai ko, ka tu šo te jau nav jau mums Latvijā tik daudz to projektu vai filmas vai seriāli vai kas, kur šis te varētu būt pielietojams. Tas ir interesanti par modeļu karjeru, jo es izvēlējos nekad neiet tālāk, bet es pilnībā pārklāju Latviju. Bet, ja tu gribētu teorētiski, es domāju, tu vajag ļoti. Es varēju, bet es nobijos, jo, zini, kas tur visticamāk ieslēdzās, tas ģimene. Ķermeņa saglabāšana funkcionāli, lai viņi spētu radīt bērnus. Bet tas bija primāri, jo man lika tievēt. Ja tu iziet lielajā tādā ļoti plaša, lai man strādā mana reproduktīvā sistēma, bet šis neies krastā. Bet tev ļoti labi ir, tu esi ļoti pateicīgi par to. Es saglabāju savu ķermeni ļoti labā fiziskā veselībā, esot vienmēr drusku lielāk nekā pēc standartiem, bet ļoti labi strādājot Latvijā, pavairojot, cik nevis vispār pavairo. Es vienkārši tā kā atpakaļ tinu par to modeļu darbiem. Un par televīziju, jā, zini, kas man par lēmumu pieņemšanu īstenībā ir jautājums. Parādās kaut kā, jā. Divniekā, paldies tev.
Tu esi viss sagatavotākais viesis pie manīm. Bet Man ir jautājumi, man interesē. Tas ir superīgi. Divnieks ir šaubīgais. Jā, tur ir tas, kad vai jā vai nē, vai es esmu tur pietiekami vai nē, jā, vai to vai to. Un kā pātrināt to šaubu lēmumu? Kam uzticēties? Es zini kā, tad, kad tu tajā tā kā ļoti iedziļinies, jo tas divnieks arī prasa iedziļināšanos procesā. Tad, kad tu esi iedziļinājusies tajā procesā, tur varbūt tā vai tā, nu tad tu ar savu tā kā sistemātisko, schematisko prātu to izanalizē, trinieks ir analītiķis, tad tu sapratīsi uzreiz, kas tas pareizais virziens. Bet ja divnieks, divniekam ir tāpēc, ka viņš ir tas intuitīvais ir. Viņš uzreiz tā kā, šaubās. Tur ir tās šaubas, tas ir mērķis enerģija. Un es to pilnīgi piedzīvoju. Un es saku, ar cilvēku dizainu, es zinu, ka man jāpagaida man emocionālie viļņi, tā kā jādod sev laiks. Un tagad, kad tu apstiprini to, ka arī lielie lēmumi, kurus es dažas esmu pieņēmis, īpaši tieši nedarīt kaut kādas lietas, ir tā kā kāpēc, jo tad nē, šito es nevaru. Viss un stop. Un tagad es to pasaku, stop, Luja, tu jūti pilnīgi, ka tas ir īstais lēmums, lai kāda tur var būt finansiāls problēmas vai kaut kas vēl sāktos rasties, bet nē, tā kā vienkārši ir tīra telpa kaut kam jaunam aiziet. Jo redz, kas tev vēl baigi interesanti, ka tev tas divnieks ir šaubīgais, 5 ir uz pavairošanu, komunikāciju, ātri atrast. Tev jo vairāk tu pavairos, jo tas tev būs labāk. Tiešām. Tu pat ar šo te, ja teiksim, modeļus biznesā, karjerā, tu kaut kādi bija tev tie savi apspērumi, ko tu tikko teici, bet tad šajā jaunajā profesijā vai konferences vai viss, tev tad ir ļoti laba angļu valoda, tur var pavairoties. Vēl tagad, ka mums viss notiekās ļoti daudzas lietas vispār video. Es gribētu pavairoties lielo uzņēmumu pasākumu vadīšanā. Man ļoti patīk, kad ir lielie uzņēmumi, viņiem ir Ziemassvētku balss, un tur viņus samīļo, un tu redz, kā viņi ir labi pastrādājuši. Tas man ļoti, dodiet man vēl, man tikko bija brīnišķīga viena ar Madaru Botmanu kopā, viena brīnišķīga, tiešām liela uzņēmuma balva, kur tu redz, ka te cilvēki deg par savu darbu, un tas daļa no viņu svinībām, un tas man arī ļoti patīk. Bet jā, šobrīd es pavairoju zināšanas par intīmo ainu koordinēšanas. Lai vai cik es runātu vienu un to pašu bāzi, jau tu nevari jau viņu sarežģīt, lai cilvēki saprastu. Šobrīd es pilnīgi noteikti pavairoju šo vārdu bezjāgā daudz, vienkārši, jo tie tīkli ir ļoti dažādi. Labi, es neesmu TikTokā, bet, Tev jābūt TikTokā ir... Tur man politiskas tādas, man ir arī vērtības. Bet es zinu, ka tu esi TikTokā diezgan aktīva. Es esmu gan Instagramā, gan TikTokā, bet TikTokā viss ātrāk pavairojas. Tur kaut kā ir uz to video saturu, jo, redz, Instagrams ir tāds smuko bildīšu, ko es atkal nemāku, man nav tam pacietība, nav laika, un es kā kaut ko uzbliežu un ielieku, un es tur tā necenšos. Mums pie tevis jāņem konsultācijas. Bet skaties, tu jau esi mūsu konsultācijā, mēs te visu varēsim atrisināt. Bet kas vēl ir interesanti, tu atkal nonāc savā būtībā. Tu nonāc atkal pie līderības skaitļa, kas ir 1. Kā tas sanāca? Un tas atkal sanāk visus mums skaitļus saskaitot kopā, atkal to apziņas skaitli, misijas skaitli realizāciju, tu nonāc uz vieninieku, un kas ir, ka tu esi individualitāte. Un kas ir tev tas pats galvenais, bet man liekas, ka tu tās savu teritoriju tu ļoti sargā. Es viņu tiešām jūtu, lai cik tu esi uz pavairošanu visu, tu tā māki tās robežas jūt. Un tas ir pats galvenais tā kā neizšķīst cilvēkos, bet saglabāt savu individualitāti. Pat vienalga, kā tev ko saka, saglabāt, bet es esmu tā izdomājis, es iešu to ceļu. Teiksim, pat tad, ja tev kāds saka, vai tu, varbūt tu esi arī saskārsies, tu tagad esi izmācīsies, kā teica dārgi ienvistēji, intīmo ainu koordinātoru, un iespējams tev kāds no ģimenes vai no kaut kāda loka saka, Māra, tu dabūsi pietiekami daudz, nezinu, klientus vai kā, mums taču nav to filmu tik daudz, un tam mums ir visādas citu tēmu filmas, kur varbūt tās nemazām nebūs tās ainas, kuras tur vajadzēs piekoriģēt, tā. Man vienmēr ar dzīvē bijis, man ir tas un vienalga, es strādāju modeli, es strādāju arī bārā un bērnu dārzā, pat ja man pārsvarā darba bija no modelinga. Tagad man bāze ir televīzijas un pasākumu vadīšanas, un tad ir nedaudz modelinga, tur nedaudz, tā kā vienmēr, tā kā vienkārši atkritīs modelings, ienāks intimitātes, kad būs tie tā kā man vienmēr ir tas un. Jā, savu individualitāti īstenībā tas vieninieks, tu arī tajā trīniekā tas ir, ka tu vari vadīt cilvēkus,
komandas. Redz, kā tu pati raujies, tu starp citu arī ļoti netipiski, kas tad klausos. Tu esi modeli un īstenībā modelēm, nu kā viņām jau tāds nerunājošais biznesa pārsvarā ir. Nu tomēr, tas ir smuko bildīšu bizness, kur no viņām ko arī prasa. To esi tāda vēl aktīvā runātāja, labi izteikties, tas nav katram dots. Nē, es arī, man liekas, arī kā komūna, kā modeļu komūna, vienmēr esmu arī iestājusies par savām, nu nevis savām, bet kā par to mūsu kopienu. Arī es atceros, sen apakaļ mēs bijām pāris modeļus, kas savāca visādus parakstus, lai tur Fashion Weekā pieprasīt lietas, kurš bija tā kā normāli toaletes papīrs, paklāju un ēdienu, nu kaut kāds, kas pasaulē bija. Jo mēs tā kā cīnos par savējiem un aizstāvu savējiem un kopā mēs ejam īpaši. Un kas man, nezinu, kas par to līderi, bet es varu būt līderis tad, ja man ir blakus vēl citi cilvēki, vai arī es varu būt daļa no komandas. Cilvēkus, citiem kā reizi ir vajadzīgs pie kā pieķerties, saproties, viņi jūtās ar tavu enerģiju. Koordinēšanas, piemēram, mēs esam 7, man ļoti patīk tas, ka neviena nav tur ne līdera nekā, bet es jūtos tik droši ar to, ka zinu, ka mēs esam tā kā grupa, un es zinu, ka grupā ir spēks. Un tur nav sajūta par to, kas būtu līderi, bet par to, kas šo var izmantot, lai kopā iet uz priekšu. Un man nav tā sajūta es nekad neesmu baidījusies tādā ziņā no konkurences. Tā kā, protams, es skatos, kāds tur dabūs tādu raidījumu, kāds tur dabūs tādu raidījumu. Tā kā, es neesmu īstais cilvēks tam raidījumam. Nu, tā kā es zinu savas kvalitātes, es zinu, varbūt režisors negrib strādāt vai vēl kaut kā, bet tā kā, jā, es gribētu tur būt, bet vai es tiešām tur gribētu būt? Jo tagad es tur nonāku un tāds, es nemaz tur negribēju būt. Jā, tas gan. Nu, redz, tu esi līderi, tu vari vadīt cilvēks, patiesībā arī naudu tu pelni, tev gan trīniekā, tas ir gan vieniniekā, nu, stratēģi tur arī ir, bet tu caur citiem cilvēkiem pelni patiesībā. Tur arī, jo vairāk, ir cilvēki, kas pelna var vienīgi izstrādāt, tā kā tev ir ļoti labi, jo vairāk cilvēku, jo labāk. Šis arī cilvēku dizaina apstiprinās, ka man noteica ar tīklošanos, kuru es zinu, kā es zinu, man arī. Un es arī nevis izmantoju cilvēku, bet tā kā, ja saslēdzās, es nevaru nofēkot, ka man kāds patīk. Un tā kā es varu būt cieņpilni profesionāli ar kādu, kuram mēs varbūt savstarpēji neviens otram nepatīkam, bet tas man netraucē strādāt ar to cilvēku. Bet, jā, tā kā tā tīkošanās sakrīt pilnībā ar cilvēku. Ļoti daudz lietas sakrīt ar cilvēku dizainu. Tu tad būsi apstiprināta, kā saka, caur 2 metodēm. Assuming it is urgent for desire to supply my needs will always go up in vapor each time you back to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Vai es kaut ko jaunu pateicu īstenībā? Par kaut karalieni. Par to karalieni, ko mēs tad diezgan daudz izrunājām. Varbūt pat jaunu, bet varbūt Darija man to teiks, bet es nekad neesmu klausījusies. Es tādu diezgan esmu tā kā uzsvērusi. To, kas tev ir no tavas matricas, mēs te tik skaisti sēžam, kas varbūt tās nevilkšu, nezīmēšu, no tavas matricas. Viennozīmīgi. Nu, tu esi savā ziņā jau tie augstākajā mājā, kas ir nodot sabiedrībai. Tu strādā uz sabiedrību. Tu patiesībā arī naudu pelni caur sabiedrību. Tu to nosauc par tīklošanu. Re, kur tev tie devītnieki ir. Tur arī ir tā impulsivitāte iekšā. Un ko es teiktu, tev primāri iemācīties dot sev vairāk gandarījumu, uzslavu, iemācīties atpūsties. Un, ja tu, nezini, 2 dienas esi reāli tu varēji paņemt kaut kādu tur darbiņu, bet tu viņu labāk izbaudīšu. Es esmu pagājušo nedēļu tur bijis tik un tik projektos. Man tiešām prasās labāk sevi nedzīt, bet iedot lieku reizi atpūt. Nu, vispār man ar to nav vai problēmas. Jo man ļoti patīk tas, ka man ir projektu darbi un tiešām tā, ka norukāju. Un tad pirmdien, jo es īstenībā ļoti daudz arī mājās. Es saku, tāpat tā pirmdienā tā māja ir jāiztie riktīgi, un es to apkopēju kaut kā vēl neņemu, nezinu, kāpēc. Bet kaut ko vienreiz paņēmu pēc putekļiem tīrīšanas, es paņēmu, jo mums bija remonts. Un tad ir tik laba sajūta, vai ne? Tad tu saproti, bet atkal pēc nedēļas jātīr. Tas jā, tas ir, bet viņi iztīra savādāk es pilnīgi noteikti māku labāk atpūsties nekā mans vīrs. Viņš ir 4-nieks, viņš ir darbaholiks. Es viņu zinu, tā kā mēs vīru arī vēl. Tad man viņu nedrilēt, lai viņš strādā un es atpūšos un nejusties vainīgai par to? Tādā ziņā, ka atpūšos pēc darba. Jā. Nevis laika atpūšos. Bet viņš močī visu laiku man tā kā, es gribu kalvē aiziet izdzert savu mačiņu.
Bet zini, kas ir, viens no klupšanas akmeņiem, arī viņi, tie četrnieki, viņiem visu laiku ir pārņemts, nezinu, ar ko tev vīrs profesionāli nodarbojas, bet viņi ir pārņemti ar kaut kādām jaunām idejām, un četrnieki visvairāk nemāk. Tu kā egoists vēl atradīs tieši tās, piedod, ka es saku egoists un tā, bet tas ir tas, tā skaitlī ir diezgan daudz tā egoisma, tu sevi neapdalīs, to, ko jau mēs runājām. Vīram ir kā reiz visu laiku, viņš ir projekti. Un savā ziņā viņam arī ļoti daudz tas intuitīvais. Ja tu kaut kā visu sajūtu jomā caur to ķermenisko, tas divnieks ir, viņš kā reiz tādā intuīcijā. Un tā intuīcija, tā mirkļa intuīcija, viņa visu laiku pamet kaut kādas vēl idejas, un viņš tik skrien. Es viņam ļoti pēc cilvēku saku, tas, kas tev intuīcija, tā kā sakrīt, ļoti interesanti. Bet man liekas, ka cilvēku dizains jau ir kaut kas ar numeroloģiju, kaut kas ir astroloģija, kaut kas ir tāds miksiņš, man liekas. Jā, vienkārši kurš tā kā māka nolasīt. Man tā numeroloģija vienmēr bija tā, ka man viņu ir vieglāk uztvert, jau cilvēku dizains tur bija ļoti sarežģīts. Jā, un tam man tā kā visu laiku nevarēju saprast. Es biju uz konsultāciju, man it kā tas patikās, bet es nevarēju tad saprast, ko man īsti darīt. Te ir tā domāšanas veids, rīcības veids, caur ko tu realizējies un kas ir tava būtība. Nu, lūk, un atgriežoties pie vīra, viņam arī ir, starp citu, kā reiz vairāk jāatpūšās. Un kas ir brīnišķīgi, kāpēc es vienmēr pieminu Ingu Spriņģi šajās sarunās, jo man Inga Spriņģi diezgan liela autoritāte, Rebaltika, un es zinu, ka viņa bija karmas latvieši, kur viņa tā kā preparēja, kurš kas labs un kas nav. Un es vienmēr domāju, ko Inga Spriņģi domā par mani, ka es te sēžu un runāju gan ar Darju, gan ar tevi un tam līdzīgi. Bet es tiešām nonāku līdz mirkļiem, kad man kaut kas no šī palīdz būt mazāks sliktē pret citiem, būt labākai pret sevi. Un par to atpūšanos pēc cilvēku dizaina pilnīgi noteikti tā, ka vīram vajag vairāk atpūsties. Un kas notiek, ja agrāk es viņu drīplēju, cēlies, palīdz man pamanot bērnus, uztais brūdi, palīdz man. Tagad es zinu, ka viņam ir mazāk enerģijas, viņam vairāk atpūsties. Tā kā es uztaisīšu brauks, aizvedīšu bērnus paguli. Un tic man ir ļoti uzlabojusies tā situ, tāpēc, ka viņš ir daudz labāk atpūties. Pat, ja tas ir tā kā uz mana rēķina, bet man pietiek enerģijas to izdarīt. Un ja man nepietiek, tiešām es nevaru šo neaizved man no spēka. Nu, tā kā es pateikšu, paņēmuši to savu laiku. Un smējies, vai ne, šīs lietas, kas it kā es saku, tāpēc es vienmēr atgriežos pie tā, ka tā mana teoloģija arī ir ezotērika. Es nezinu, vai teoloģija tiek uzskatīta par ezotēriku, bet tas ir zināšanas par kaut ko, kas ķipa neeksistē. Jā, kas nav mēs nevaram šīs visas lietas, mēs nevaram tā burtiski pierādīt. Ka tas ir tieši tā, bet tagad tev kaut ko saku, to intuitīvi sajūti, tas ir par manī. Vai tagad es skaitu tēvreiz un manī ir kaut kāda tā bērnības iemācītā drošības sajūta ar šo mantru, ar šo tekstu. Nu, es viņu nevaru sev atņemt, tas ir kaut kas tāds iracionāli ticība. Līdz ar to es joprojām turpinu pie terapeita. Es skatos arī to sistemātisko terapiju, vēl kaut ko. Nu, kā man ir tik daudz, un sapratu, ka, lai ko Inga Spriņģi teiktu, man tiešām dzīvē ir noderējis, un tas ir ļoti forši. Jā. Un es neņemu arī visu pretī. Jā, ļoti labi. Man nodara. Jā, ļoti pareizi. Un slikto mēs tā kā atmetam, un arī citreiz, liekas, tas vairāk nav par mani, bet varbūt tās bija. Vai arī varbūt tās, ja es būtu negatīvā tā kā resursā, tas varētu izpausties. Kaut kur kaut kādas tās sajūtas mēs esam sevī sajutušas. Vēl arī man šķiet arī, ko cilvēku dizains piedod, ja man pamācīs arī, es domāju, numeroloģija, tas ļoti labi redzams ir, ka pamēģini padzīvot pēc tā. Pamēģini padzīvot pretēji, it kā tur liek darīt. Nedari. Nekomunicē ar cilvēkiem. Neuzskatos. Un pasties, kā notiks. Pamēģini. Pirms par Santu Dejus bija tas, ka teica viņai, ka viņa nevar būt humoriste. Kaut kas tāds bija. Es nenoskatījos, viss ir nedaudz paskatījos. Tur kā reiz viņa var būt humoriste, bet viņa pati, es saku, tev pēc numeroloģijas tur tas un tas, jo redz, tie humoristi ir, viņai ir ass prāts. Arī tas viņa 31. datums ir, viņai ir ass prāts, un tas ir pēc humora tikai, labi joko cilvēku, kuriem ir ļoti ass prāts labs, kur viņi uzreiz māk tā kā atrast uz sitienu no kaut kādas situācijas, uzbūrt šo te humoru. Viņa līdzīgs bišķi enerģijas ir ar Baibu Sipanietes. Man viņas kaut kur tā kā... Kaņ jau viņam pēc cilvēku dizām abām divām galvas ir iekrasots. Jā. Man pēc, kad man taisīja, man kā reiz sievieša šeit ir iekrasots. Tur visticamāk, tu esi ģenerators ar vilkmību. Es jau kā jūtu. Tu jau jūtu. Man būs jāaiziet pie Dārijas. Es tev uztaisīšu, tad aizies pie Dārijas. Tu man uztaisīsi. Vau, es ļoti gribu. Mēs iesim. Klau, vēl noslēdzot mērķi jāpilda. Viennozīmīgi raksti mērķus, nepārcenties ar 1001 mērķi, bet uzliec kaut kāds 2 mērķus lielos uz gadu un viss. Tas man ir šobrīd šī gada mērķis, sāk likt mērķis, jo to man arī Darija saka, man ir grūti ar viņiem. Un es nezinu, kāpēc.
Tev ir grūti ar viņiem, tāpēc, ka var ja pienāk kaut kāda situācija, ka tev liekas, šitam neķeršos klāt, un tad tev kaut kur pazūd sākās tāda bezmērķība. Kad ja es uzstādu mērķi, pēc tam es viņus, jo redz, kā mērķi mēs uzstādām tā kā sastaisti uzreiz ar konkrētām darbībām. Un ko tas mērķis dos mums? Man ļoti daudz cilvēku nāk uz konsultācijām, piemēram, meitenēm ir ļoti liela tendence Latvijā reāli izmācīties, tad par nagumeistaru, skropstumeistaru, entos diplomus, un beigās neko nedarīt no tā visa. Es saku, bet kāds tev mērķis? Tad arī grib cilvēks jau uzreiz jau ir iestājies, grib šī profesija, man ne, tagad jau šī profesija. Es saku, bet kāpēc tu uzreiz, viņas ir tik līdzīgas profesijas, ja tu jau šeit redz, ka tu ko tev tas diploms dod? Kad nevajag dzīties bezmērķīgos mērķos, kuros nav sasaiste ar tavu būtību, jo mērķis nestrādās, ja viņš nav sasaistīts ar tavu personību. Redz, jo pirms intīmā koordinēšanas man bija vēl doma, kas varētu būt KonMari Japāņu kārtošanas konsultants, kas palīdz tur sakārtot māju, man aizrāva, es domāju pamācīt, bet nē, tur man nepatīk, kā tur tā finansiālā puse par to mācīšanos, tur jāatjauno, un tāds beigās tu neizdarīji. Un tad es atskatoties pilnīgi noteikti. Ļoti labi, ka es neaizgāju uz to mērķi, es atradu šo, kas man liekas daudz jēgpilnāks, dziļāks, atbilstošāks man. Bet es saku, varbūt tas neticība tai karalienei ir tas, kad es jau, vai tad es varu? Tu, man liekas, vispār visu var. Goda vārds manāts, teiksim, tev nav nekāds. Tas divnieks tur maisās pa kājām. Bet divnieks arī tev palīdz situācijās. Viņš tev to intīmo ainu ļoti labi sakoordinēt. Tu vari būt labs karalis bez empātijas pret cilvēkiem. Jā. Tieši tā. Skaldu un valdi tie jau nav līderi, kā mēs atceramies, mums vajag to dabīgo, bet tu izej uz to dabīgo atceries, tu māki radīt šo te saucamo ilūziju, un pie tevīm cilvēki pieturās, jo kā ir tā, ka cilvēki pievelkās pie stipriem, ar kuriem es jūtos drošībā. Ir problēma uzņēmumā, sistēmā vai komandai, ir problēma, visi par viņu runā, bet neviens neko nedara. Tā kā runā tā, tur dzirdēja. Un es ar ilgu laiku klausos, man jau tā kā, daram kaut ko. Un es esmu vienmēr tā, kas man bišķi tā kā sanadīgi, ir tā, visi runā par šito sūdu, mums ir sūds, ko mēs ar to sūdu darīsim. Un tad ir vai tā, jā, un tad dara, un tam, protams, pārmet, bet man tā kā, kādā sakarā mēs sēžam un neko nedaram, vai daram? Un tad, ja mirklī netiek darīts, netiek mainīts, visi runā, bet nekas netiek, visu labi, es eju prom. Tā kā man nav šis, ja jūs runājat par sūdu un jūs viņu nerisināt, tas nav pilnīgi priekšmets. Varbūt tas tur kaut kur parādās, man nav nejausmas, jo tā kā idejas visos manos darbos tā ir problēma, es viņu redzu un vēl cilvēki par to runā, viņš neko nedara. Tāpēc, ka tu esi analītiķis savā domāšanā, te mēs atgriežamies uz trīnieku. Tu esi analītiķis, tu nenodarbosies ar kaut kādām muļķībām. Un redz, te arī es strādāju arī ar uzņēmumiem, es esmu pārdošanas treneris, arī disku mācu, un arī ļoti gribu iestartēt ar numeroloģiju, jo, piemēram, uzņēmumā noteikti ir vajadzīgs trīnieks, jo tie ir sistemātiķi, analītiķi, zinās, kā kaut kādas lietas atrisināt. Ir vajadzīgs četrnieks, kam vienmēr ir idejas, vienmēr komandai. Četrnieks arī starp citu pelna no citiem cilvēkiem, ieliec viņu komandā, un viņš uzreiz radīs visai komandai, vienmēr būs ko darīt. Astotnieks, kas vada, vispār kopumā ir tā kā redz citu cilvēku, viņš ir kā veiksmes pamats citu cilvēku panākumiem. Tā ir. Vieninieks ir līderis. Vienmēr sakot, šādus te sakombinē, vai septītnieks ir krīzes menedžers. Jā, jo ir vajadzīgi šie te papildinošie, teiksim, 2 astotnieki nebūs komandā. Tur būs, vienmēr sakot, kaut kādas tā kā koalīciju nesaskaņas, teiksim, tā tur veidosies, pie tā priekšnieki būs tie, pie tā būs tie. Marks Zuckerbergs ar Steve Jobs nevajadzētu būt kopā. Idejas. Jā. Man citu ļoti notrigerēja, kā Marks Zuckerbergs bija lielās pārmaiņas, bija kaut kāds 19. gads, kur viņš šķīrās ar visiem tiem cilvēkiem, ko viņš, tiem saviem kursabiedriem, ar ko viņš izveidoja. Un viņš teica tā, ar vieniem cilvēkiem, viņam bija tas sāpīgi, protams, arī emocionāli, mēs šķiramies un iesim tālāk, un tie saka, ka tas nestrādās. Viņš saka, ar vieniem cilvēkiem tev ir jāiet, lai tu sasniegtu vienus mērķus. Bet, ja tu gribi jau citus mērķus, tev jāiet ar pilnīgi citiem cilvēkiem. Tas psiholoģija arī saka, ka tu kļūsi par to, kas tev ir apkārt. Un tiešām tas ir pēc pētījumiem šobrīd, ja tev apkārt ir vairāk cilvēki ar lieko svaru, ar sirds problēmām, kas rodas no tā liekas, un arī tam līdzīgi, tu arī būsi visticamāk ar lieko svaru vai rēšanas traucējumiem, kaut ko tam līdzīgi. Un tas man jau likās, wow, kā tas var būt. Ka mēs pat tādā fiziskā veidā, vizuālā veidā jau pārņemam to, kādā vidē mēs esam. Ir. Un man, lai cik tas jocīgi skanētu tagad, ļoti jocīgi, bet man patīk tikai smuks traudzenis.
Es redzu, ka visi cilvēki ir smuki. Ja godīgi, es tiešām man ir tāds, kad es redzu cilvēkos skaistumu ārā. Nu, tā kā es arī. ļoti. Bet mani var ietekmēt, teiksim, labi, man negaršos tur sliktie ēdieni, ja? Bet mani var ietekmēt uz kaut kādām. Un, ja mēs visu laiku būsim, ēdīsim, nu, vienmēr sakot, man patīk arī smukas draudzenes. Es baigi jocīgi, ka man ir svarīgi, lai mums ir labi, lai ir vienāds vērtības, tas sanāk. Nu, kaut kas tur kaut kas tāds. Lūk, nauda patiesībā tev gribās, nu, tu to teiksi nē. Jā, es tāki, man šis ļoti interesē, man nav faila pa naudu, aiziet klausot. Jā, nauda tev īstenībā gribās, tas tev ir jau iekšā ielikts. Bet tā, tu to, kā saka, kā zīro veids cilvēks, būtu ļoti jocīgi tagad. Nē, bet pastāst man par to naudu. Ir tā tēma, kas būs man nākamā interešu tēma, kur es vēl neesmu gatava, bet man ļoti interesē. Skaties, un naudu atkal pelni caur citiem cilvēkiem un caur pavairošanos un caur komunikāciju. Divas lietas tu no naudas, jā, tu to dari, bet tieši maksimāli citu sev pavairo un caur citiem cilvēkiem. Jo, redz, tu nevadi tā komandu. Nu, teiksim, tu neej uz ofisu un tagad tu vadi cilvēkus. Varbūt, ka tas arī tāds slēgtais tips nebūtu tev. Man bija teicis, ka man nav darbs līdz 9 līdz 5 piemērots, man vajag projekts. Tāpēc, ka piecinieks ir brīvdomātājs. Tevi neieliktu. Tu esi brīvdomātājs savā tajā lidojumā, tu esi pilnīgi brīva. Tas dievina projektu darbs. Dievina projektu darbs. Un tev pat nevarēs pateikt, protams, jo tad, kad tu esi uzņēmumā kaut kādā struktūrā, tev pat tad, ja tu nepiekritīsi, tev būs tā jādomā. Nu, kad mēs domājam tā, tas taču tā, es strādāju Latvijas radio uz 2 gadiem, ļoti tieši tā kā jūs runājat, bet es daru citādāk. Jā. Kas arī no vienas puses bija ļoti forši, jo tas iedeva tā kā klausītājiem pilnīgi tādu citu pilnīgu vaibu, bet, protams, uzņēmumam grūti ar man tajām ir līdzi, bet tā kā es arī spiedu uz vērtībām, tā kā tas nav okei. Jūs sakat, bet arī, ja viņi saka, ka šī ir vērtība un viņi tā nedara, es nācu, jo šeit bija tādas vērtības. Tad aiziet, paceļam savu līmeni un daram. Es nezinu, bet ir labi, bet tā kā idejas man ir, ja es nāku uz vidi, kur man saka, ka būs šādi, un tā nav, jo kāds nedara tā, kā ir vai solījis, vai tad man ir tāds informēta piekrišana. Es nācu, jo es biju informēta par to, ka šādi tas būs. Protams, var gadīties kaut kādas krīzes situācijas tam līdzīgi, bet arī manā pamatā, es nezinu, bet tas kaut kur rādās atklātība. Ja tu man pasaki, ir bijusi kļūda vai problēma, vai kaut kas nav, jā, daram, ok, jums bija šādas vērtības. Tas arī tavā pieciniekā ir uz atklātu komunikāciju. Par piecinieku mēs jau runājām? Tas ir pavairošana. Tas ir pavairošana. Tā ir pavairošana, bet tur ir komunikācija, viss tas, tev ir vajadzīgs visu šo te izkomunicēt, saprast, jo piecinieks arī ir loģisks, ļoti loģiskākais skaitlis ir piecinieks. Ja tev nesanāc, tas noklada kļūdu, un tāpēc man neinformē, ok, viss kārtībā, ko mēs tagad varam darīt ar to? Bet skaties, nauda kā tev nāk, caur būt publiskai, ček ir. Strādāt ar komandām, būt arī kaut kur, tur arī kaut kur parādās tavs tas karmiskais. Tad, kad tu kaut kur parādies, tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, nu, savā ziņā. Kā es tam cilvēkam iedodu spoguli, tā kā... Jā, viņš paliek vai nu sliktāks, vai viņš paliek labāks. Tu tā kā izspoguļo tajā astotniekā ir. Devītnieks tev ir tātad dot sabiedrībai, caur to tu arī pelni naudu, dodot sabiedrībai. Jā, man nav žēl vispār. Jā. Nu, tā kā arī visai šobrīd par perimenopauzu vai visu kaut ko pilnīgi daram. Močiem. Tas ir baigi interesanti, ka tu pat tādām vispār tik tālu. Man kaut kā atkal citreiz negribās aizdomāties par kaut kādām, nu, protams, ka viņas būs tur menopauzes un visas pauzes, bet man kaut kā vēl negribās tā kā par to domu. Nu, es domāšu pēc tam. Teica, kad ļoti daudziem pat ir problēmas to atzīt, bet manā gadījumā tā kā es zinu, kas man sagaida. Un man zināms mērķis, man motivācija tā, ka es negribu osteoporāzi. Es tagad teikšu, ko nē, es negribu demenciju, Alzheimeru, un tas viss, lai man tas nebūtu, vai es to varētu attālināt, sāks manos 35 gados. Alkohols, cukurs, treniņi, muskuļmasa, viss es negribu būt, ka es nokrītu un es nomirstu, jo es esmu salauzis gūžu, bet es gribu, lai man kauli ir stipri. Tā kā es šo nedaru, lai labi izskatītos, es šo daru, lai būtu stipra. Un tas izskats vienkārši nāk tā kā automātiski. Jo agrāk es varēju neko nedarīt. Un tici man, es tev vēl par šito noinfluencēšu, bet es tiešām, kā es redzu, man ir ilgtermiņā, es saku, es palieku stāvoklī, es visus 10 mēnešus gatavoju dzemdībām. Tur nav variantu. Unikāli. Vienkārši nav variantu. Piemēram, es baro bērnu krūti, es gatavojos posmu, kad viņš sāk sēst pats bērnu vadītiešanu. Tātad bērns vēl neiet bērnu, es skatos, kas ir Montessori metode, kur tā kā, vai Piklerman, nu kā nākamajiem posmiem, es gatavojos. Nezinu, vai tas tur rādās, bet tā kā... Baigi interesanti. Nē, nu tu gribi, tas, ko tu teici, jo vispār uz mūsu personību visvairāk ietekmē pirmais ģimene, kur mēs uzaugām, un otrs mūsu profesionālā izaugsme, profesionālā joma.
Un tas arī šeit parādās. Tev ir analītiskais pats, un, protams, tas visu laiku parādās, bet tev tā visu laiku kaut kur tā šaubas, kāpēc, kur tas ir redzams, bet tas tev ir, tu visu laiku to schēmo. Tu schēmo vai arī, visu piemēram, laiku. saka, partnerattiecības, tā kā man vēl nav krīze partnerattiecībās, bet izlasīšu grāmatas, kādam nenonāk līdz viņai, ko darīt, būt pāris sarunas vēl kaut kas, tā kā jā. Tā es redzu apkārt, kas ir, bet es uz kaut ko reaģēju. Apkārt partneri šķirās vai draugi. Ok, kur mēs esam tagad? Kas ir tas, ko es varu? Ok, mēs varam šķiet. Māriņu. Vai cik mīļi, ka saka Māriņa, starp citu, man profesionālā vidē ļoti bieži uzrunā par Māriņu. Tas ir tik interesanti, jo es vienmēr likos, tādu, bet tā kā tik daudz, tik sirsnīgi. Jā, es esmu tik pārsteigta. Es nezinu, manā redzējumā tu esi saulaina, un tavos skaitļos arī ir tā saules dzeltenā krāsa, starp citu tev jāvēlties. Man ļoti patīk dzeltenā krāsa, bet es viņu nelietoju tagad daudz. Bet, kas ir ļoti interesanti, es esmu saulaina par cilvēkiem, ar kuriem es jūtos droši un kuri man patīk. Ja tu būtu cilvēks, kurš man nepatīk, es ļoti nebūtu saulaina. Tā būtu tā mana robeža, kuras neļauj. Nē, es tev nedošu savu daļu, kas man ir vērtīga, ja tu nievā viņu vai neņem. Līdz ar to, tas ir, daudz saka, tas ir tik forši. Ne pret visiem. Ne pret visiem, protams. Es nezinu, vai tā drīkst, bet tā ir. Tas ir normāli. Iedomājies, mēs būtu pret visiem tur, mums visi darētu. Nē, mums kā reiz ir, mums arī sadarīgais skaitlīts ir. Tā kā mums viss ir ļoti labi. Ir izcili. Māra atklāja mums baigais numurs pirmo epizodi. Īstenībā bija ļoti aizraujoša. Tu esi tik forši, tu man arī ļoti savā ziņā ar savu enerģiju. Es tev gribu pateikties ļoti milzīgi paldies, jo tu ar savu enerģiju, ar savu atklātību, ar savu atvērtību man tik ļoti palīdzēja šajā te sarunā, jo skaidrs, es dalos ar numeroloģiju, bet es vēl neesmu tāds profesionālais, teiksim tā, vadītājs. Es tikai esmu ceļā vairāk nodot. Bet tev liels paldies, ka tava enerģija viennozīmīgi man palīdzēja būt labāk. Un mums tā visiem ir, kad ir kaut kādi cilvēki, kas mums palīdz būt labākiem, un ar citiem mēs atkal nejūtamies savādā. Tad, ja man cilvēks patīk, es viņu jūtos droši, arī ja nepatiks, es piemēram profesionāli vidē, es mēģināšu radīt vidi, kur viņš drīkst jūties droši. Tad bija sāpīgāk, tas mirklis, ka tu tā kā dod, tad tas cilvēks vispār neņem pretī, un es esmu iemācījusies, ok, es pieņemu, ka tu negribi būt atklāts un kontaktā, tad strādāsim ar to, kas mums ir. Tā kā ļaut arī nebāsties virsū. Nav resursu, nav. Mēs varam arī nodarīt otram cilvēkam, ejot iekšā, kur nevar iet iekšā. Jo es tev pilnīgi piekrītu, problēmas mums jārasina ir pašam un ar saviem padomiem, ja cilvēks nav prasījis, mums nav jāuzmācās. Tas īstenībā ir bijis kaut kur mans tāds, jo es biznesa jomā strādāju, un likās, ka vienmēr kādam kaut kas ir jāpamāc, ka es redzu, ka viņš nepareizi. Es tā domāju, pasarg Dievs, lai katrs dara savas lietas, jo te ir vecais teiciens, cits mācās no citu kļūdām, cits mācās no savējām. Tā kā ir labāk, ka citreiz, ja tev uzticies tam padomdevējumam paņemt šo kļūdu, risinājumi ir dažādi. Mēs nevaram katram uzspiest vai kādam uzspiest, lai viņš domā tā kā mēs vai pielāgojas mūsu domu gājienam. Bet ko mūsu baigais numurs, pirmā epizode ir galām. Lūdzu, ja tev patikās šī epizode, spiedz subscribe un like, es būšu ļoti priecīga. Dalies ar šo te raidījumu, ir ļoti daudz vērtīgas informācijas. Un noslēgumā. Un vēl arī noteikti vajag komentāros rakstīt domas, idejas, kas strādā vai atpazīst kaut ko, kas nepatīk. Tas man šķiet arī vienmēr ļoti interesanti. Arī man pēc intervijām apskatīties, jo bieži vien cilvēki, kas uzraksta komentāru, parāda kaut ko. Tā kā es nelūdzu jūsu padomu, bet refleksija par dzirdēto noteikti ir interesanti. Starp citu, es tev ļoti piekrītu. Man ļoti patīk. Man daudz raksta cilvēki. Tiešām, ja jums ir kas patīk vai kas nepatīk, vai ieteikumi, vai kā jūs redzējāt, neredzējāt, obligāti dalies. Man ļoti patīk, ka cilvēki uzskata par vajadzību kaut ko uzrakstīt. Man patikās tas cilvēks. Es ar to cilvēku saredzēju kaut kādu mūsu līdzību. Man tas ļoti noderēja tā informācija. Un tas man ir tāds pilnīgi. Tie cilvēki, kas dalās un dod kaut ko sabiedrībai, nav nekas vērtīgāks un lielāks, ka tu saņem atpakaļ šo atgriezenisko saiti. Man katrā gadījumā ļoti. Ko, Māriņa, tev par tavu laiku, ka tu veltīji tik jaudīgai sarunai, tik interesantai. Mēs no visiem iespējamiem skatu punktiem apskatījāmies. Paldies, protams, mūsu atbalstītājiem Tirdzniecības centram Spicem. Un šeit būs dāvana karte no veikala Intimissimi un ļaujies itāļu veļas valdzinājumam. Nāk sieviešu diena un viss tā kā būs tev noteikti lūdzu. Tāpatās par tavām skaistajām kājām rūpējas Kalzadonija. Ļoti labi.
Un tavam skaistumam tev īpaša dāvana no franču kosmētikas zīmola L'Occitane. Lūdzu, Māriņ, top skaista, vienmēr burvīga un sievišķīga. Nu, paldies! Bija ļoti, ļoti interesanti. Man patika arī, kā varēja iekļaut jau kaut kādas zināšanas no visādām vietām šeit. Tā kā liels paldies. Es ceru, ka tev būs vērtīgi un arī lūdzu dāvana karta no manīm. Tava lietošanas instrukcija, tur ļoti daudz vērtīgas informācijas, ko mēs nevarējām izrunāt katru detaļu, bet to tu jau varēsi pat apskatīties. Un beigās izrādās nepareizos ciparus iedod. Pārbaudīt, tā kā kas te ir vai nav. Tā kā paldies, mīļie skatītāji, ka noskatījāties pirmo raidījumu Baigais numurs un tiekamies jau nākamajos raidījumos. Lai tev forša diena!